Tā mēs esam laikam izplatījumā. Labdien, profesori! Ceru, ka dzirdat mani. Ja? Mums jau ir diezgan daudz cilvēku, gan visi, kas ir bijuši un gribējuši pieteikties, ir jau mums iekšā pievienojušies šajā mūsu sarunu telpā. Un es domāju, ka mēs sāksim, jo tie, kas kavējas, viņi jau pamazām arī steidz un skrien. Bet ievadvārdos es, kamēr vēl pārējie vēl skrien pa durvīm iekšā mūsu datorā, tad es gribu pateikt to, ka šodien mums ir seminārs, kas ir veltīts demencei, demences riski, profilaks un atbalsta iespējas. Šis seminārs ir noslēdzošais seminārs visā mūsu tātad semināru ciklā, ko mēs kopā ar Rīgas domi un ar mūsu pašu pētniecības un izglītības daļu organizējam. Un šī semināra cikla nosaukums ir iecietības formula, zināšanas un pieņemšana, un mēs to jau organizējam no marta. Un tas, ko es gribētu pateikt šajā sakarā, es pārliecinājos, sekojot līdz visiem mūsu semināriem, ka tieši par demenci ir tas vairāk intriģējošais, visaktuālākais no visiem semināriem. Šī tēma, acīm redzot, arvien aktuālāk kļūst, jo arī demence kļūst arvien jaunāk, mums pievienojas jauni cilvēki. Mums šodien mūsu sarunā ir ļoti daudz sociālo darbinieku, manuprāt, pat jāsaka tā, viss Rīgas sociālo darbinieku dienests ir pievienojies. Sveicu jūs, priecīgi esam, ka jums ir svarīgi uzklausīt to, ko mūsu profesors stāstīs. Es gribēju arī pateikt, ka jautājumiem būs mums nevis čata vieta, bet šī te, kas ir atzīmēta, tātad questions and answers, tātad Q&A, augšā rakstīts, jā, tad jūs redzēsiet, ja jūs redzat arī vienu manu teikumu. Un mums tas tā uzbūs semināram būs šādi. Sākumā profesors Taube mums nolasīs šo lekciju, visu to, kas mums interesē, ko mēs esam saveidojuši no 2 klātienes semināriem, bet pēc tam tad mēs pāriesim uz jautājumu daļu. Ja mums vēl būs laiks, varēsim arī parunāties tur. Ja mums laika jautājumu daļā pietrūks, tad tos jautājumus mēs pēc tam atsevišķi ar profesoru ierakstīsim un pievienosim semināram. Visu šo semināru mēs rakstām, tālāk jau tas novembra sākumā tiks ievietots mūsu mājaslapā vietnē, attiecīgi pacientiem un tuviniekiem sadaļā, tā kā tur varēsiet visu klausīties, tur atrodam arī visi iepriekšējie semināri. Tātad es došu vārdu mūsu psihiatrijas profesoram Māram Taubem. Jā, paldies, Silva, par ievadu. Tā, tad es rādīšu savu prezentāciju. Tā. Tā, tad paldies par to ievadu. Es ceru, ka jūs redzat manu prezentāciju un dzirdat, jā? Ja kas, tad Silva man dos. Redzam, visu redzam un dzirdam. Dzirdam arī, ļoti labi. Jā, tad es esmu Mārs Taubs, psihiatrijas narkoloģijas katedras profesors un Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centra, ambulatorā centra stacionāra veldra vadītājs, jā, tad. Un šis ir ļoti, man liekas, tāda jauka novitāte, ka mēs šādā veidā varam parunāt par aktuālām un tādām nozīmīgām psihiatrijas problēmām tieši ar cilvēkiem, kas ar to varbūt saskarās, vai kam tas interesē, vai kam tas ikdienā ir nozīmīgi. Mums bija 2 ļoti, manuprāt, labi klātienes semināri, ja, kuras arī
ieguvu ļoti daudz vērtīgu informāciju un vērtīgas atziņas no kolēģiem, kas paši arī tieši strādā vai tieši saskarās ar šo problēmu vai rūpēs par saviem tuviniekiem. Un tas bija ļoti pozitīvi, cilvēcīgi un ļoti jauki. Šis mums ir tāds kopsavilkuma, tāds Zoom formāts, lai vairāk klausītāji varētu piedalīties un dzirdēt arī tie, kas varbūt nevarēja piedalīties klātienē. Viņš būs tāds kompaktāks apvienojums, bet es ceru, ka es varēšu pastāstīt to, ko es vēlos teikt. Tātad runa būs par demencēm, par to, kas tas tāds ir, kas notiek ar šiem cilvēkiem, kādas ir šīs te problēmas, un kā mēs varam paši risināt, kā mēs varam paši palīdzēt, paši ar sevi tikt galā, kā mēs varam varbūt kādas profilaktiskas lietas darīt. Un būs, kā saka, arī teorētiskas lietas un arī dažas labas tādi praktiski ieteikumi. Runājot par demencēm, par to vēsturisko izcelšanos, tātad tas vārds demence, prom, mens, prāts, tātad prāts ir aizgājis kaut kur prom. Un, protams, šī te problēma nav jauna, jo vēsturiski pamanīja, ka kaut kas nav kārtībā ar cilvēkiem vecumā biežāk, un jau 2000 gadus pirms mūsu ēras eģiptieši, grieķi saistīja demenci ar atmiņas traucējumiem. Ķīnā demenci saistīja ar veciem cilvēkiem, kas nerunā, ir traki, tātad, protams, tajā brīdī nevarēja saprast, kas ar šiem cilvēkiem notiek, bet pamanīja, ka kaut kas ar viņiem nav kārtībā. Kopš 1381. gada ir franču valodā šis sastopams vārds demence, jau ieviests kā termins, kā sindroms, kā nosaukums šīm te problēmām. Un, protams, viena no tā kā visbiežāk sastopamā demence ir tieši Alzheimera slimības radītā demence, kura ir pat 70–80% no visām demencēm. Līdz ar to tas ir tas, par ko biežāk runā, bet demenču iemesli mēs tālāk skatīsimies, var būt daudz un dažādi. Un Alois Alzheimers bija šis neiropatologs, tātad dakteris, kurš pirmais aprakstīja 1906. gadā, aprakstīja šo te aizmiršanās slimību, viņš to tādā laikā tā pirmais nosauca. Arī bija otrs zinātnieks, Peruzini, kurš tajā laikā arī darbojās un var teikt, ir šis te celmlauzis, viņa apmēram vienā laikā, bet vēsturiski šis vārds ir cēlies no Aloisa Alzheimera, un tāpēc arī mēs šo slimību saucam par Alzheimera slimību. Alzheimera slimības rezultātā radušos demenci, Alzheimera demenci. Un viņš 1906. gadā aprakstīja pirmo pacienti, Augusti Detelu, kuru viņš aprakstīja, ka viņi paliek ar vien mazāk interesējas par apkārt notiekošo, mazaktīva paliek, nerunā, zaudē valodu, zaudē prasmes, Un, diemžēl, 4 gadu laikā iestājās šīs pacients nāve. Un tas bija pirmā paciente, un no tā arī cēlusies šī te slimība. Ja mēs runājam par demences iemesliem, ir zinām apmēram 100 dažādi, Protams, mums jāsaprot, ka medicīnā ir dikti daudz dažādas slimības un ir retas slimības, ir vien 5000 retās slimības. Tā kā tie iemesli var būt ļoti daudz un dažādi, bet
kā jau es teicu, apmēram 50 līdz 70% gadījumu tas demences cēlonis ir šī Alzheimer slimība. Ja? Šai slimībai viņa ir ģenētiski noteikta, ja, un tie ir nepareiza veidošanās dažādu vielu, amiloīda un tau proteīnu veidošanās galvas smadzenēs, ģenētiski noteikta tāda kļūda, kā mēs varētu teikt, un rezultātā šis galvas smadzenes šūnas nespēja normāli darboties un iet bojā un veido šī te atrofija, veido šī te šūnu zaudēšana. Un tie gadījumi, kad arī, pieņemsim, tuvinieki jautā un saka, ko mums darīt, kā mums rīkoties. Mūsu ģimenē, lūk, mamma ir šī te slimība, un mēs tagad, mums arī vecmammai un vecvecmammai, ja? Tad kas, ko mums darīt, kas ir pa problēmu. Ja? Tā ir biežāk sastopamā 50–70%. Retāk sastopams ir asinsvadu problēmas, asinsvadu demence, un citas ir vēl Parkinsona slimības, Levija ķermenīša demence, bet 20% tad otra biežākā ir šī asinsvadu. Asinsvadu nozīmē, ka pacientiem ir kādas asinsrites problēmas, vai tas ir infarkti, galvas smadzeņu asinsvadi nosprostojās, vai asins izplūdumi, vai, teiksim, kaut kāda trauma rezultātā. Tikpat labi arī dažādu ķīmisku vielu, tā paša nelaimīga alkohola ietekmē, var cilvēkam šīs te asinsvadi tikt bojāti un attīstās šī te demence laika gaitā. Ja? Tad arī asinsspiediens, piemēram, paaugstināts. Ja? Tad mēs arī drusku par tiem riska faktoriem parunāsim, ko tad mēs varam darīt. Pasaulē sirgst daudz cilvēki, tie dati mainās un kļūst, diemžēl, lielāki un lielāki. Un to mēs arī parunāsim, kāpēc tas tā notiek. Ja? 18 miljoni ar Alzheimer slimību, un mēs redzam, ka tās prognozes ir, ka cilvēku būs arvien vairāk un vairāk. Ja? Ar šo te problēmu, tāpēc arī pasaule meklē dažādas risinājumus. Ja? To risinājumu gatavu šobrīd nav, cenšas, meklē dažādas gan medikamentus, ar ko varētu ārstēt slimību, pirms viņa vēl ir attīstījusies, atpazīt. Ja? Bet teikšu tā, ka šie rezultāti vēl pagaidām ir pretrunīgi un nav izdevies. Ja? Tāpēc mums ir jārunā par to, ko mēs šodien runājam, kas ir mūsu rīcībā. Tad tas jautājums, kāpēc tik ļoti pieaug, kāpēc paliek arvien vairāk un vairāk šo cilvēku ar demencēm. Tā atbilde ir diezgan vienkārša. No vienas puses ir ļoti jauki, jo mēs dzīvojam ilgāk. Ja? Un mūsdienās, protams, cilvēki pirms 80 gadu vecums ir pilnīgi veselīgs vecums, kad cilvēki brauc ar mašīnām, dara savus ikdienas lietas, strādā pat. Ja? Kaut gan, ja mēs tā padomājam, gads 20, 30 atpakaļ, tas varbūt liktos jau liels vecums. Arī cilvēki 90 gadīgi, 100 gadīgi, ja, ir, kuriem ir arī ģimenēs, kur ir vairāki, kur māsas vienai 100 gadi, vienai 90, ja, tad šāda vecuma vairs nav nekāds brīnums. Tas ir lielākoties pateicoties veselības, tomēr dažādu tehnoloģiju un veselības tādai pratībai, veselības attīstībai, ka cilvēki rūpēs par savu veselību, un plus arī, protams, šīs tehnoloģijas. Ja? Jo, teiksim, dažādas stendus var ielikt, asinsvadus var savest kārtībā, ja? Tad fizisko veselību var saglabāt. Ja? Un ir dažādas arī tur ekspektācijas, cik cilvēks, teiksim, fiziskais ķermenis tur varētu nodzīvot 110, 120 gadus, ja? Bet, diemžēl, mentālā veselība tomēr bojājās. Un mēs redzam diezgan skaidru šo sakritību. Ja mēs paskatāmies, teiksim, vecuma grupas, ja mēs, piemēram, 30 līdz 60 gadu vecumam, tā varbūtība, ka mums būs demence, ir diezgan maza. 60, 64 gadu vecumā viņi jau pieaug. Un, protams, mēs redzam, ka, teiksim, tur vienam, diviem cilvēkiem no 100 cilvēkiem būs. Ja? Un mēs runājam par šo agrīno Alzheimer demenci. Tas arī tāds jautājums, ka cilvēkam tās robežšķirtnes 65 gadi, un ja viņi attīstās agrāk, pirms šiem 65 gadiem tiek konstatēti, un tādi gadījumi ir, diemžēl, tad ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo tā attīstība būs stipri straujāka un nelabvēlīgāka. Ja? Bet tā varbūtība joprojām ir neliela.
Bet mēs redzam, ka ar katriem 5 gadiem šī varbūtība ar vien vairāk un vairāk pieaug. Ja mēs paskatāmies, pieņemsim, vecuma grupā 90, 94 gadi, tad jau 32% abās vecuma grupās, gan vīriešiem, gan sievietēm, būs šī demence. Līdz ar to katram trešajam būs. Ja? Tātad te jau tā varbūtība paliek arvien lielāka. Un jo mums vairāk šī populācija, mēs ilgāk dzīvojam, jo mums šī varbūtība, ka demence izpaudīsies, ir lielāka. Ja? Tad tāpēc visai pasaulē un mums katram individuāli ir jādomā, kā mēs tam esam gatavi, ko mēs varam darīt, lai tas nenotiktu, un kā mēs varēsim palīdzēt sev un saviem tuviniekiem. Es gribēju arī ielikt tādu mītu, jo arī šī mana runa ir vairāk, es gribētu teikt, ka tas ir atbalsts un cerība un palīgs lielā mērā tiem cilvēkiem, kas ikdienā strādā ar šiem pacientiem vai tiešām rūpējās par viņiem mājās. Tas ir tas galvenais vadmotīvs, ja? Jo, diemžēl, valda ļoti daudz arī mīti, ja, par Alzheimer demenci, un viņi valda arī mediķu vidū, un ir neticība, un tāda fatāla attieksme pret šo problēmu, ja, ka cilvēkam jau tur īsti nevar palīdzēt un vispār nevajag neko darīt. Es tam pilnībā nepiekrītu, ja, un mēs arī redzēsim, ka ir pietiekami daudz iespējas, ko mēs varam darīt un kā mēs varam cilvēkam palīdzēt. Tātad tas ir vecums, ja, nevar atgriezt jaunību, kādēļ iet pie ārsta. Ja, tas ir tāds mīts, tā ir tāda iedoma, jo ir normāla novecošana. Protams, mums visiem var pasliktināties atmiņa nedaudz, mēs kaut ko varam aizmirst, pēc kāda laika mēs to atceramies, ja. Varbūt dažādas sarežģītas situācijās, mums ir grūtāk, mēs varbūt vairāk satraucamies, ja. Tad ir normāla novecošana, bet demence tomēr ar skaidru, atmiņas zaudēšanu, ja, ka cilvēks jau tās pašas sarunas laikā, piemēram, jau atkārto to pašu, ja viņš jau ir aizmirsis, jau ko ir teicis, ja, arī viņam ikdienas prasmes būtiski pasliktinās, ja. Tad, demence ir kaut kas vairāk, tas nav viens un tas pats, un mēs nedrīkstam tā vienkārši attiekties, ka ignorēt un teikt, ka tur neko nevar darīt, mēs daudz ko varam darīt. Trakums, ārprāts, nenormālība, es tā negribētu teikt, ja, tā nav tāda psihiatrijas sadaļa, kur mēs runājam par kādām izteiktām halucinācijām, murgiem. Tas var būt, bet tas nav galvenais. Ja? Tātad šeit vairāk ir šī cilvēka spēju zaudēšana, atmiņas zaudēšana, uzvedība līdzīga bērnu uzvedībai, jāmāca viņiem saprast, ja? Mēs paskatīsimies par dažādām niansēm, ja? Bet tā nav gluži atgriešanās bērnībā. Ja? Bieži vien cilvēki ar demenci, viņi ļoti labi atcerās dažādus senus notikumus, un neatcerās to, kas ir noticis tikko, ja, kas ir bijis tikko brokastīs ēsts vai tikko sarunā runāts. Un tas ir saistīts lielā mērā ar šīm emocionālām reakcijām, jo tas jau būtu kā pirmais tāds padoms, ja, ka visas emocionāli piesātinātās lietas labāk paliek atmiņā, un viņas ir, to mēs arī varam izmantot, tādiem atmiņas treniņiem. Tad visas emocijas, pozitīvās emocijas vēlams vairāk, ja spilgtās emocijas, ja tāpēc arī seniori iespēja robežās ceļo apkārt, gūst šos te pozitīvos, tiekās ar mazbērniem, gūst šīs pozitīvās emocijas, ja tas viss labāk paliek atmiņā. Ja, un tāpēc reizēm rodās tāds maldīgs priekšstats, ka cilvēks, tas ir tas vēl pēdējais, tas saistās ar šo pēdējo atzinumu, ka pacientam nav atmiņas problēma, viņš atceras bērnības notikumus, ja? Tad viņš atceras tos emocionāli piesātinātus, atcerās savu skolas laikus, atceras vārdus, uzvārdus, ja? Un bieži vien tas ir tāds mānīgs priekšstats, ko tuvinieki saka, jā, bet liekas viņam atmiņa ļoti labāka kā man, ja? Bet ir ikdienas kaut kādas problēmas, ikdienā nepareizības, kļūdas. Ja? Līdz ar to tas ir tāds mānīgs priekšstats. Ja? Tā tomēr šo atmiņas problēmu ir, bet viņas ir uz neseniem notikumiem, bet ne uz seniem. Ko var gaidīt vecumdienās? Iecietīgi, bet nepareiz uzvedība. Es arī šim negribētu piekrist.
jo mums ir daudz lietas, kā mēs cilvēkam varam palīdzēt, ja, ar dažādiem vienkāršām varbūt lietām, lai cilvēks justos komfortablāk un nevis tikai mums tas ir jāpacieš. Pacientā ir iemiesojis ļaunais gars, kurš jāizdzen. Tas ir tāds pavisam sens mīts, ja, kur savā laikā visa psihiatrija uzskatīja par kaut kādu ļaunā gara iemiesojumu. Tad kas tā demence ir? Tātad sindroms, tad mēs runājam par demenci kā tādu stāvokli, kuram var būt dažādi iemesli. Gan šī Alzheimer slimība, piemēram, gan šī manas pieminēta asinsvadu problēmas, vai Parkinsona slimība, tad līdz pat vairākiem simtiem šo te iemeslu. Progresējošu, biežāk neatgriezenisku kognitīvo deficītu. Tātad kognitīvais ar izziņu, tātad pamatā atmiņa un citas kognitīvās funkcijas, tātad spēja pielāgoties, spēja reaģēt kaut kādās situācijās, izdarīt loģiskus secinājumus, tātad kognitīvās spējas tiek traucēts, un biežāk viņas ir neatgriezeniskas. Tad šis process tomēr iet uz priekšu, un mūsdienu medicīna nav atradusi veidu, kā to pilnībā apturēt, bet ir iespējas kaut ko darīt arī šajā lietā, un mūsu galvenais uzdevums, protams, ir, lai cilvēks pēc iespējas ilgāk būtu patstāvīgs, pēc iespējas ilgāk viņš varētu pats par sevi rūpēties un būt neatkarīgs, un mēs varētu šo te demences attīstības procesu bremzēt. Tad nekad ārsts neteiks jums, ka mēs to varam pilnībā izārstēt, bet mēs varam daudz ko darīt, lai to bremzētu un tas nevirzītos tik strauji uz priekšu. Šeit ir manis jau pieminētā šī te normālā psiholoģiskā novecošana, kas atšķirās no šīs te demences. Tad mēs visi, arī cerot, ka neslimosim ar demenci, mums visu mūsu spējas, mūsu intelektuālās spējas, maksimums sasniedz kaut kur 25 gados, tātad mēs dažādu informāciju, mācības, studiju procesu vislabāk veicās, protams, jaunībā, tai vecumā, kad mēs vislabāk varam uzņemt šo informāciju. Pēc tam, protams, iestājās tāds zināms plato, bet tomēr no 60, 70 gadiem jau šīs mūsu spējas sāka samazināties neizbēgami, bet tā nav demence. Prasmes iemaņas samazinās ātrāk kā verbālās prasmes, tātad, ja cilvēks vēl viņa valoda, viņa runa, viņa izteiksme saglabājas pietiekami labi, tad parādās problēmas dažādas prasmes, veikt kaut kādas darbības, kas varbūt ir nedaudz atšķiras no ierastajām, bet arī šīs ierastās darbības. Protams, kad ilgāk paliek atmiņā, paliek mūsu prasmēs tās lietas, kas ir bieži atkārtotas, tas ir mūsu profesionālās iemaņas, bet parādās problēmas, kur tas ir nedaudz nestandarti, kur ir jāpielieto kaut kāda loģiska domāšana, kur varbūt ir cita iekārta, cits agregāts, cita darbošanās, cita darba vide. Tieši šī grūtība, zināšanas, attiecināt uz citu situāciju, tāpēc arī ir diezgan grūti, mums tomēr ar gadiem ir grūtāk, mēs gribam mūsu rutīnu, mūsu ieradumus, mums ir grūtāk to mainīt un pielāgoties. Īstermiņa atmiņa faktiski nepasliktinās, tātad nevajadzētu būt tā, var būt tāda situācijas, ka mēs kaut kādu vārdu aizmirstam, piemēram, pēc tam paiet, protams, ka šie aizmiršanai arī var būt ļoti daudz dažādu iemeslu. Varbūt mēs esam neizgulējušies, varbūt mums ir pārāk daudz informācija bijusi, varbūt mēs esam vienkārši noguruši. Tur var būt ļoti daudz iemeslu, un arī pavisam jauni cilvēki var kaut ko aizmirst. Bet biežāk saka, kaut kāds vārds izkrita, vai es tur nezinu, kaut kādu mākslinieku nevar atpazīt. Tā nav tā, mēs to nevaram vēl skaitīt par demenci, jo pēc tam mēs atceramies kādā brīdī, ko mēs gribējām. Tad tur var būt arī dažādi citi iemesli, un, kā saka profesors Zaļkalns, mūsu gerontoloģijas tāds guru teica, ka pēc tam atcerās, tad nav tik traki. Tad tomēr tā nav demence, tas, ko cilvēki vienmēr jautā un uztraucās. Bet tātad, kas pasliktinās, pie tādas psiholoģiskas novecošanas, šī te
darba atmiņa, ja, tātad tiešo sarežģīto, apjomīgo darbu risināšana, integrēšana, ja, kur nu, parādās nianses, ka mums kaut kas ir jāprot, jāizdomā, kā rīkoties savādāk šajā situācijā, kādas papildus kaut ko, ja, tad standarta lietas mēs vēl varam, bet šīs dažādās inovācijās mums paliek grūti. Un, protams, arī parādās tāda psihomotora kavēšana, jaunas informācijas apstrāde. Mums ir grūtāk, mums varbūt ir jāpārjautā, mums ir jāpārdomā vairāk kāda informācija. Ja? Bet nu, tā nav demence, tā ir normāls process, ar ko mums jāsamierinās kādā brīdī, kad tas notiek, ja? Jo mūsu ķermenis un smadzenes tomēr noveco. Nu, kas tad ir šie simptomi par šo demenci? Kas tad ir tas, par ko mēs šobrīd runājam? Ja, tad tas, ko es pieminēju, pirmais ir šī atmiņa, kur pamana. Ja, tātad no sākuma tas ir šīs īstermiņa atmiņa, šie neliels apjoms, minūtes, dienas, kas ir noticis tikko no rīta, ja, progresē uz ilgtermiņa atmiņu. Ja, un tas, ko es pieminēju, ka šie emocionāli piesātinātie bērnības notikumi, jaunības notikumi, tādi spilgti, kas ir spilgti palikuši atmiņā, viņi ilgāk saglabājās, ja, un cilvēks to atceras. Grūti apgūt ko jaunu, atcerēties jau senāk apgūt informāciju. Protams, kad runājot par demenci, tie, kas ir saskārušies, cilvēks ir tādas duālas sajūtas. No vienas puses viņš jūt, iespējams, sākuma posmā jūt, ka kaut kas nav kārtībā, ka viņš kaut ko nevar izdarīt, bet viņš, protams, mēģina to slēpt, mēģina to maskēt, jo viņš jūt, ka kaut kas nav kārtībā. Ja? Bieži vien reaģē ar kaut kādām dusmām uz to, jo tās nav tādas dusmas, ka viņš dusmotos par kaut ko, bet viņš dusmojas, varētu teikt, par savu, teiksim, nevarību. Ja? Un viņš to ir grūti pieņemt, jo to cilvēks to tā prātu ir grūti to tā saprast, jā, lūk, man tagad. Bet viņš jūt, ka kaut kas nav kārtībā, es kaut ko neizdarīju, man kāds kaut ko aizrādīja, ja? Un var reaģēt ar tādu arī dusmošanos. Nereti pacienti arī tā kā viņi mēģina to arī maskēt, jo bieži vien, teiksim, pacients būs varbūt tāds ļoti tāds jautrs vai ļoti runātīgs tuvinieks, ja? Tāds, viņš it kā mēģinās, varbūt kaut ko vēl vairāk runāt un izteikt, ja? Jo faktiski tā ir tāda viņa aizsargāšanās reakcija, kad viņš mēģina neparādīt to, lai viņu, kā saka, nepieķer, ja? Un te ir tāda nianse, ka bieži vien cilvēki ar ļoti tādu augstu intelektu, kas ir bijis pirms tam, teiksim, kaut kādu augstu profesiju, tur inženieri, arhitekti, ja, teiksim, kur šis intelekts un viņa kopējā inteliģence bijusi ļoti augsta, viņi, to arī diezgan bieži, tā kapacitāte vēl turēties, viņi var atrast kaut kādus skaidrojumus, var pielāgoties situācijai, var izvairīties no kaut kādiem jautājumiem, kaut kā savu to ikdienu nedaudz uzlabot, tur kaut ko pierakstīt, vai viņi katrā ziņā var ilgāk, teiksim tā, saglabāt šo te intelektu un šo te neparādīt, ka šie te atmiņas traucējumi ir būtiski. Ja? Bet sliktā ziņa, ka, protams, ka vienā brīdī tā kapacitāte šim galvasmadzenēm beidzās, un tad šis te kritiens varbūt ir diezgan liels. Ja? Bet tuvinieki mēdz pamanīt šīs te nianses. Ja? Nebūs tā, ka pacients atnāks un teiks, jā, man pilnīgi skaidrs, atmiņa man tur sliktāk. Un, ja? Tāda gadījuma var būt, bet bieži vien nebūs, un to tā uzreiz nepamana. Parādās arī cilvēka personības izmaiņas, viņš tā kā kļūst, viņa tā kā raksturs sāk mainīties, viņš kļūst aizmāršīgāks, tāda sociāla izolēšanās, norobežošanās, garastāvokļa, šīs te svārstības, ja, ka viņš kaut kā reaģē, piemēram, ir kaut kāda situācija, kur grib izrunāt, vai teikt, tu to izdarīji nepareizi, vai to vajag darīt šitā, vai kā paņem šitā, izdara tā, jā, un viņš uz to reaģē, jo cilvēks nevar to izdarīt,
un viņš uz to reaģē ar tādām dusmām un tādu dusmošanos. Ja? Un tad varbūt viņš kaut kāds tā kā konflikts veidojās, vai viņš saka, dari pats, ko tad tu mani mācīji, jo tu pats tik gudrs. Ja? Un mēs, teiksim, reizēm uz to varam reaģēt tā sāpīgi, bet jāsaprot, ka tomēr, ja mēs saprotam, ka tā tomēr ir slimība, kas cilvēkam atņem. Tas nav tāpēc, ka viņš gribētu tādu konfliktu, bet viņam ir zudušas kaut kādas spējas to savādāk atrisināt. Parādās tāda kaut kāda muļķošanās varētu būt. Ja? Bieži vien tuvinieks saka, ka izmainījās, tā vairs nav mana mamma, tas vairs nav mans tētis, ja kaut kas viņa uzvedībā, raksturā ir mainījies. Arī tās pašaprūpes iemaņas, kas nāk jau šī neiroloģiskā simptomātika, teiksim, cilvēks nevar tur aizpogāt, piemēram, saģērbties, izdomāt, kā ģērbt, ja? Šī plānošana, organizēšana, ja? Teiksim, vai tur uz veikalu aiziet. Bieži vien sākotnēji, protams, cilvēkiem ar šādām demences attīstību ir svarīgi dažādi vizuālā tāda atmiņa un saistība, tā kā bieži vien, piemēram, ja tur veikals ir lejā, tur ir kaut kāda izkārtne, ir pierastais šis te maršruts, ja cilvēks tīri labi to vēl var funkcionēt. Sarežģītāk tad, ja tur būs savādāks veikals, vai būs jāizdomā, kur tur iet tālāk, vai kaut kā transporta lietošana, ja? Tās var būt lielākas problēmas. Tāda, teiksim, te ir pieminēts arī tur interpersonālās darba problēmas, ja kaut kādi konflikti veidojas, ja, tad katrā ziņā mēs pamanām, ka cilvēki arī šī te uzvedība izmainās, ja, viegla aizkaitināmība, arī kādreiz laiks sāk just, ja, jo laiks, teiksim, pulkstens apmēram, ja mēs visi, teiksim, piemēram, jūtam, cik apmēram tagad ir, vai tur 3, 4, mums ir kaut kādas asociācijas, mēs jūtam laiku, pacientam parādās šīs te problēmas, tur datumi sāk jukt, ja. Seksuāla akta atkavētība, kritikas trūkums, ja, tāda, varbūt kaut kāda, kādreiz arī tuvinieki pārdzīvo, ka tur tāds muļķīgi joki, tur kaut kādas tādas piezīmes vai tur kaut kādas rūpības, ja, bet, atceramies, ka tā tomēr šī ir slimība, diemžēl, tā kā, tas viens no postulātiem, ko es gribētu teikt, ka tas mūsu tuvinieks, viņš ir labs cilvēks, viņš ir tāds kā bijis un tāds viņš paliek mūsu atmiņā, bet šī slimība, tā ir slimība. Ja, mēs cīnāmies ar slimību, bet nevis ar pašu cilvēku. Tad cilvēks nav slimība. Ja, tad cilvēks ir kāds viņš bija, bet šīs te viņa izpausmes ir slimības noteikts, un mēs par to nevaram dusmoties, tāpat kā nevaram dusmoties uz cukuru diabētu vai arteriālo hipertenziju. Kas ir tās problēmas, kāpēc arī psihiatrijā, kāpēc mēs par to runājam? Ka, diemžēl, arī šīs centrālās nervu sistēmas galvas smadzeņu šī šūnu bojāja novad pie tā, ka pat 20–40% gadījumu ir halucinācijas murgi. Ja? Tātad bieži vien tie ir tādi nelieli sadzīviski raksturi, reizēm viņas arī grūti ir atpazīt, reizēm netik grūti, ja, bet tuvinieki pamana, ka vai tas ir kaut kādas idejas par kaimiņiem, kad kaimiņi kaut ko ne tā dara, vai tur kaitē, vai tur nano ūdeni ražo tur blakus telpās un neļauj cilvēkam naktī gulēt. Ja, tad viņi ir tādi biežāk tādi kaitniecības murgi, tādas halucinācijas, viņš dzird, ka tur kaut kādu dzird, ka tur kaut ko runā par viņu, ja. Protams, mēs varam teikt, jā, vecs cilvēks un tur tāds tas notiek, ja, bet tas, protams, cilvēks pārdzīvo, neguļ. Biežāk, protams, ir šis te vakars, šis te krēslas laiks, nakts, ja, izmainās šis te dienas, nakts režīms. Cilvēks cīnās, cilvēks iet meklēt taisnību, cilvēks, tā ir būtisks viņam diskomforts un arī citiem, ja. Tā kā diezgan lieli tie procenti, un tas ir tas, ar ko nonāk, teiksim, pie psihiatriem. Trauksme un depresija, pusē gadījumu, ja, jo cilvēks viņš izjūt šo te satraukumu. Depresijas simptomi arī var būt, ja, tā varbūt ir jau ārstu spēja atpazīt un to, kurā brīdī tur ir depresija, kurā brīdī tur ir šīs te demences izpausmes. Bet cilvēkam var būt arī vairākas problēmas, varbūt viņam dzīves laikā bijuši depresijas, un tagad ir pievienojusies šī te demence. Neiroloģiskas pazīmes varbūt, un te manis pieminētie jau tādas izpausmes, kuras arī, ja jūs esat saskārušies ar
šiem pacientiem, tad jūs būsiet to pamanījuši. Ja? Teiksim, tā katastrofiskā reakcija, ja? Tad agresija, joki nevietā, ja jāveic kāda darbība ārpus pierastā apjoma. Ja? Tad cilvēks nespēja to izdarīt, ja? Un viņš, ja mēs teiksim tā veselīgi, mēs teiktu, es tagad palasīšu, pamācīšos vai atkārtošu, vai tu man palīdzi, vai pastāsti, kā to darīt, ja? Es to mēģināšu izdarīt, ja? Vai, teiksim, mēs sakam atvainojos, tur nevar to izdarīt, man tur nesanāk, ja? Kas ir visas tādas veselīgas reakcijas, tad šajā gadījumā bieži vien būs tāda dusmošanās, ja? Tāda, kad ir pat agresija, kad es to, tas ir atkal šī cilvēka nespēja to problēmu atrisināt. Tāda patoloģiska emocionalitāte, ja? Tādas pēkšņa raudāšana, pēkšņas atkal priecāšanās, ja? Kas arī bieži vien ir asinsvadu problēmas raksturo. Saulrietes sindroms ir šis te apjukums un kritiena risks vakaros. Ja? Tad īpaši vakars, krēsla zona ir tāda bīstama lieta. Mēs arī drusku par tām krāsām pieminējuši tur lekcijas noslēgumā kādas tehniskas lietiņas, ko mēs varam mēģināt izdarīt. Ja? Jo cilvēkam var būt arī, ka viņš neredz tumsā, viņam tur liekas, un viņš ir apjucis, un bieži vien arī šīs halucinācijas ir vakaros, un kritiena risks. Ja? Tātad, te atkal vēl viens tāds punkts, ja, ka, protams, šie kritieni ir bīstama lieta. Es teiktu tā, ka manā uztverē divas ir bīstamākās lietas, tas ir medikamentu lietošana, ja ka bieži vien pacients, teiksim, mēs pārvērtējam, mēs atstājam viņam mājās zālītes, viņš pats saka, jā, es taču zinu, un reku šitais man ir spiedienam, un tas man ir tam, bet beigās mēs paskatāmies, ka mēs psihiatri vienmēr paņemam visus tos maisus, apskatāmies, kur zāle, kur tablete, izrunājam ar pacientu, ko tu lieto, ko nelieto, kura zāles ir kam domāts, kādās devās, ja? Jo bieži vien viss ir kā skaidrs, ja? Bet tur ir liels jau, mēs jau redzam, ka tur nav nekāda sistēma. Tad ir jādomā par trauciņiem, ja? Bet tie trauciņi arī nevienmēr palīdz, jo tu pacients pēkšņi viņš jūt, teiksim, bezmiegu, piemēram, viņš paņem izdzer vēl vienu devu vai viņš no rīta jūtās slikti, izdzer visas 4 devas, ja? Un tad bieži vien ir šie kritieni, atliek man palīdzību, pacients nonāk slimnīcā. Un otrs ir kritiena risks arī, kas saistās arī ar vienkārši paklupšanu, aizķeršanos, līdzsvaru traucējumiem, ja? Tad nāk kaulu lūzumi, osteoporozes dēļ, ja? Un tie ir, tad ir kaut kāda hospitāla infekcija pievienojās, ja? Un cilvēks var arī aiziet bojā. Tā kā, ja mēs varētu ar medikamentu lietošanu, uzraudzību un, teiksim, šiem te kritieniem, varbūt trešā lieta būtu kaut kāda klaiņošana cilvēku, kur pacienti arī sāk iet kaut kādās bērnības atmiņās, viņš dodās kaut kādiem, turpat aizbrauca vilcienu, kaut kāds pieturs, kur viņš agrāk ir dzīvojis. Ja? Ja mēs varētu šīs lietas novērst, tad stipri drošāk būtu šī te situācija. Ja? Bet nevienmēr mums tas izdodās. Kādi ir ārstēšanas un aprūpes pamatprincipi. Ja? Tad es gribētu tādu vērst uzmanību uz arī tieši šeit runāt par aprūpētājiem un pašu aprūpes procesu kā pirmo punktu. Ja? Tad pirmais ir, mēs īsti to slimības gaitu nevaram kontrolēt. Mēs nevaram to, tas nav mūsu spēkos, mēs varam ļoti daudz darīt, lai cilvēku komfortu uzlabotu, mēs varam to procesu mēģināt apturēt, bet mēs pilnībā nevarēsim. Ja? Teiksim, arī būs, varbūt pacients lietos zālītes, varbūt tie medikamenti palīdzēs viņam ilgāk noturēties gadu vai 2, noturēties mājās, saglabāt labāk šīs kognitīvās spējas, labāk funkcionēt mājās, tikt galā. Bet vienā brīdī tas tāpat progresēs. Ja? Tā kā mēs nevaram viens no otra pieprasīt pilnīgu šo slimības kontroli. Tas mums ir jāapzinās. Ja? Tas ir tas, kas ir arī tādas ekspektācijas no tuviniekiem, arī aprūpētājiem. Mēs savu darbu darām visi kopā, darām to pēc labākās sirdsapziņas, bet mēs īsti kontrolēt nevaram. Ir arī jārūpējas arī par sevi. Ja, tas arī, es gribētu teikt, ka šo visu uzstāšanos un to visu domu
es gribētu caurvīt ar šo domu, ka tomēr ir jārūpējās arī par sevi, jā, un bieži vien ir gadījumi, kad cilvēki pilnīgi fatāli saka, jā, tas ir mans liktenis, un man ir mana mamma, un man viss tas ir jādara, bet mums ir jāsaprot mūsu reālās spējas, jo slimības ietekmi, jā, pašu mentālā veselība, pašu darba spējas, ienākumi, jā, tad tā dzīve ir diezgan sarežģīta, jā, un mums par sevi ir jāparūpēs. Jādomā arī par sevi, jā. Tas nav fatāls, tas mums ir jāmēģina iesaistīt pēc iespējas vairāk apkārtējos tuviniekus un jāsadala šī atbildība, un lai paši arī izdzīvotu. Jāvienkāršo dzīves stils, koncentrējot enerģiju, ja, šis ir tas laiks, kad nevarēsim, mums varbūt viņš būs precīzāk jāsaplāno, kurā brīdī, kurš ieiet pie mammas, tēta, kurš paskatās pa zālēm, kurš kad piezvan, ja, tad varbūt, jā, mums būs no kaut kā jāatsakās, bet, lai mēs savu enerģiju saglabātu, un varbūt mums tāds spontāns rīcības, spontāna darbība šai brīdī būs grūtāk, ja, tad drusku būs jāvienkāršo. Jāpieņem atbalsts no citiem, ja tad obligāti ir jāizmanto visas iespējas. Mēs varam diskutēt, kas ir labi, slikti, ir labas lietas, un mēs arī šai klātienes diskusijā diskutējām par dienas centriem, kas attīstās, ja, ko Rīgas doma arī, piemēram, Rīgā un arī citās pilsētās atbalsta. Ja, tad ir jāizmanto šīs iespējas. Mēs reizēm varbūt esam skeptiski, mēs varbūt nezinām par tām, bet noteikti izmantojam, ja, un tiešām ar labām atsauksmēm arī no pašiem radiniekiem. Ja. Tad arī savā starpā, ja šis varbūt ir tas brīdis, kad tāda situācija notikusi, kad mums vajag atmest visus strīdus ar saviem tuviniekiem, radiem, tā ir situācija, kad visiem jāsaliek savu spēku kopā, ja nedrīkstētu būt. Tā, kad viens cilvēks tagad ir spiests uzņemties visu šo te atbildību un šo te palīdzību, tā nedrīkstētu būt, ja, jo mēs ļoti bieži, tas ir iemesls, kad nonāk pie mūsu pēc tam ārstēšanā paši tuvinieki ar depresijām, trauksmēm, tā, ka viņi vairākus gadus ir cīnījušies vieni paši. Tad šeit mums ir tomēr jāatrod tas kompromiss, kad jā, es daru šo daļu, jā, man ir kaut kāda atpūtas diena, tad pieskatīs citi tuvinieki, ja, tad ir jāatrod. Un visas palīdzību, ko jums piedāvā, ko jūs varat atrast, vienalga, vai tas ir cilvēks, kas atnāk logus nomazgāt mājās no sociālā dienesta, ja, vai kādas citi pakalpojumi, vai siltas pusdienas mājās, vai tas ir reiz nedēļā, vai 2 reizes, vai 5 reizes. Darām, ņemam visu, skatāmies, ja, jo tas viss tomēr, kas var mūs atvieglot un mūs padarīt šo te, vienalga, jūs būsiet tuvākais cilvēks, bet varbūt jūs varat kaut kādā veidā atvieglot. Dienas strukturēšana, ja, jāsaglabā humora izjūta. To es arī neesmu izdomājis, to arī Pasaules veselības organizācija iesaka, ka reizēm ir tās situācijas, tas atkal ir stāsts par mūsu mentālā veselību. Šeit neiet runa par ņirgāšanos vai par kaut kādām nepiedienīgām rīcībām, ja, bet tomēr mums jāsaglabā savu mentālā veselību, un varbūt mēs kaut kādos aspektos varam kaut kādām pacientu nepareizām darbībām pieiet, tomēr ar zinām humoru izjūtu, ja, kad tā ir slimība, kur mēs tā kā izaicinām, varbūt tādā veidā. Ja, tad sava mentālā veselība, ja, jo tas ir ļoti, ļoti liels risks, ka cilvēki paši zaudē savu mentālo veselību, un pēc tam jāmeklē palīdzība. Ja, kad uzvedību nosaka slimība, nevis cilvēks, ja, tad ja tētim tagad viņš tur krīt un viņam liekas, ka tur kādi ir nozaguši viņa mašīnas un viņš redz kaut kādas un viņš ir naidīgi izturās pret tuviniekiem, kas nereti notiek, ka tie tuvinieki ir tāda lēticība, ja, ka tuvinieki liekas lielākie ienaidnieki, bet varbūt cilvēki reizēm ļoti lēticīgi paļaujās uz dažādiem krāpniekiem, ja, un tas ir jāsaprot, ka mēs varbūt mums rodās kaut kādas dusmu sajūtas, ja, bet tas nav mūsu tuvinieks, mūsu jaukais cilvēks, tas ir, šī brīdī tā ir slimība, kas runā cilvēka vietā. Ja. Es daru labāko, ko varu izdarīt šobrīd, ja, tad mēs cenšamies darīt, bet ir lietas, ko mēs varam izdarīt, ir lietas, ko mēs nevaram izdarīt.
Nu, tātad otrs punkts, tāds menedžments, ja, visi pieejamie resursi, dienas centri, māsu aprūpe mājās, jānodrošina minimālais finanšu nodrošinājums, ja, dažādas nevalsts organizācijas. Tad mēģinam izmantot to, nu, kas ir arī daudz kas no tā Latvijā, starptautiski, varbūt vairāk, ja, atbalsts arī pašiem tuviniekiem. Ja, tad mēģinam, izmantojam visus resursus, visas tās iespējas, ko mēs varam atrast, ja, kas ir pieejams. Ja, un, ja pameklē, tad nav tik traki, tomēr šī sociālā sfēra attīstās un šī palīdzība cilvēkiem pieaug. Nu, tad slimnieku paša pacienta, slimnieka aprūpē, tad ir šī dienas rutīna, ja, ēdināšanas svara kontrole, tad arī mēs šeit nevaram paļauties, mums tomēr ir jāskatās, ja vai cik cilvēks apēd, kā viņš apēd, svars vai svars nekrītās. Ja. Personiskās higienas nodrošināšana, kas bieži vien ir problēma, ka cilvēks negrib, viņš pat baidās, viņš negrib mazgāties, ir grūtības drēbes apmainīt. Ja. Bet tas ir ļoti svarīgi saglabāt. Ja. Piemēram, arī mutes higiēna ļoti būtiski. Tualetes nesaturēšanas kontrole, ja, kur arī dažādas iespējas gan mēģināt cilvēku, teiksim, mudināt noteiktā laikā, piemēram, mēs varam redzēt viņa ķermeņa valodu, kad viņš ir kļūst nemierīgs, mēģināt iedrošināt, teiksim, piedāvāt uz tualeti tādā brīdī noteiktā laikā, iemēģināt iestrādāt kaut kādu noteiktu ritmu. Ja. Trauma riska mazināšana, protams, kas saistās arī ar vidi, arī ar mūsu istabas iekārtojumu, ja, slieksnīšiem, dažādiem tepiķiem un pat krāsām, ko mēs drusku vēlāk pieskarsimies. Šķidruma izvadīšanas kontroli, ja, tātad vai nav, teiksim, kādas niermespējas un cilvēks tas arī būtu jāpamana, vai tas ir, teiksim, autiņbiksīs, tad cik tur viņas tomēr ir, vai mēs jūtam, ka tur ir kāds šķidrums iekšā. Garastāvokļa emocijas, klaiņošanas novēršana, kas, protams, nav tik vienkārša lieta, mēģina dažādi, ir pat tur, nezinu, pulksteņa siksniņā kaut kādus GP raidītājus liek iekšā, bet, protams, to siksniņu var pazaudēt, pulksteni var noņemt vai noknibināt nost. Bet, protams, ka, ja cilvēks ir fiziski labā stāvoklī, tad tas bieži vien ar tādu iešanu, un tad ir tās situācijas, kad atrod cilvēku pilnīgi varbūt pat Latvijas otrā galā un meklē, vai, teiksim, pēc stacionāriem bieži vien šie stāsti, ka pacients ir pats aizgājis kaut kur tur biķernieku mežā. Ja? Tad, tā ir problēma, kuru arī nav tik viegli novērst. Un miega traucējumi, ja? kur arī ir gan dažādi miega higienas ieteikumi, tur istabas vēdināšana un šķidrumu nelietošana pirms naktsmiega lielā apmērā, lai nebūtu jāceļās. Gan arī beigās ir arī medikamentozes iespējas. Tad par profilaksi. Ja, tātad šis jautājums mums vienmēr ir, ko mēs varam darīt, lai nebūtu šī demence. Ko mēs varam izdarīt? Jāsaka tā, tad pirmais, ko mēs varam atcerēties, ir tas, ko mums iesaka ģimenes ārsti, kardiologi, ko mēs klausamies par sirds veselību. Ja? Tad lielā mērā ir daudz līdzīgas lietas. Ja? Liekā svara samazināšana, tas pats, ko ieteiks kardiologi, fiziskās aktivitātes. Fiziskās aktivitātes arī jāsaprot, ka mēs jau varam sākt varbūt ar 2 vai 3 reizes nedēļā pa minūtēm 20, teiksim, intensīvu pastaiga, jau tas būs sākums jau fiziskajā aktivitātē. Tas nenozīmē, ka visiem jāskrien uzreiz maratons vai svarzālē jāpiedalās, ja? Bet, teiksim, šāda ātra pastaiga, ja? Vai tāpat ir nūjošana, brīnišķīga lieta, ko mēs ar šeit centrā pacienti izmanto, mēs apmācām un ļoti, ļoti labi. Tas ir arī mentālai veselībai un arī fiziskai. Asinsspiediena kontrole, atceramies, ka asinsspiediens ir riskants mūsu senioram, arī, ja viņš ir pa zemu, tikpat labi par augstu. Ja, mums arī, ja viņš būs ļoti zems, jūs ļoti, daktars sameklē zāles, nodzīšu asinsspiedienu, viņam, teiksim, viņš visu mūži dzīvojas ar 140, ja, un tagad nodzīs viņu 120, ja. Cilvēks jutīsies ļoti vārgi, pieaugs arī krišanas risks,
arī galvas smadzeņu apasiņošanas problēmas. Tagad šeit ir tomēr samērīgi, tam asinsspiedienam ir jābūt, dzīves laikā viņš būtu jātur tādā, teiksim, ne pa augstu, ne pa zemu. Ja, tad nevajag arī, bet augsts asinsspiediens, protams, ir risks faktors numur 1, ja, visiem insultiem un smadzeņu infarktiem. Holesterīna līmeņa pazemināšanās šeit ir tāds diskutējams jautājums, bet ja tāpat statīna lietošana, bet ja jums ir kardioloģiskie riski, ja jums ir sirds problēmas ar sirdi, jums ir jau tur, aptaukošanās, ir jau tur cukuru līmenis augstāks, ir kaut kāda tur smēķēšana vēl klāt. Ja, tas ir kaut kādi riska faktori, augstais šis holesterīns, un jums jau kardioloģiski būtu vajadzīgi šie statīni lietot, tad, protams, tā būs arī laba profilakse demencē. Ja tikai lietot statīnas tikai ar mēģi, teiksim, novērst demenci, varbūt, ka tas nav pamats, bet ja būs citi šie riska faktori un arī kardioloģiski svarīgi, tad to vajag darīt. Augļu dārzeņi, ja, tas pats, ko iesaka arī šie te kardiologi. Diabēta kontrole obligāti, ja, tad ja ir cukuru līmenis, arī ir riska faktors demencei. Tātad kafijas, tējas, ja, kafijas dzeršana, dažādas, bet ir pierādījumi, ka kafija nav nekas slikts, 3-5 pat krūzītes dienā ir labi, ja, tātad kafija, tēja. Ir šis te ieteikums par alkoholu lietošanu, ja, sarkanvīnu, alus, ja, kas, protams, es viņu lieku vairāk kā tādu, joku vai iedrošināšanu, vai cilvēkiem vismaz izraisīt kaut kādas pozitīvas emocijas šajā situācijā, kā saka, no visu profilaks kaut ko arī ieraudzīt labu, ja, jo tur ir pierādījumi, bet, protams, par alkoholu lietošanu skaidrs, ka mums nav pierādījumi, mēs nezinām precīzi, kā, teiksim, aizkuņu dziedzers reaģē, ja, teiksim, varbūt galvas smadzeņiem, asinsvadiem, jā, tas ir labi demences profilaksē, bet teiksim, aizkuņu dziedzers var vienā brīdī teikt, ka viņš vairs negrib strādāt, un tad būs ļoti bēdīgs iznākums. Tā kā no alkohols nekas labs viennozīmīgi nav, bet, teiksim, kāda sarkanvīna glāze reizēm, jūs varat sev to pamatot ar demences profilaksi. Depresijas novēršana, ārstēšana, ja, bieži vien depresijas pacienti, mēs viņus mēģinam medikamentu lietošana, ja tas vajadzīgs, ja, tad bieži vien tad mēs varam, ja mēs ārstējam depresiju, tad mēs arī darbojamies profilaktiski pret demenci. Zivju, omega-3 augstskābu lietošana, estrogēnu līmenis, ir dažādas arī teorijas par teiksim, sievietēm, par menopauzi. Ja tad tomēr, kā saka, ja ginekologs iesaka, ņemot vērā arī citas problēmas, ja, tad tomēr estrogēnu līmeni uzturēšana ir arī preventīvs pasākums, ja, tā kā iespējams, ka tam ir jāpievērš uzmanība menopauzes laikā. B grupas vitamīni būtu varbūt derīgi, teiksim, lītīs, bet tas būtu jau kā medikaments, melatonīns tiek atzīmēts arī, ko mēs kādreiz lietojam bezmiegam. Tad par šo te ārstēšanu, ko tad mēs varam darīt? Tad protams, ir cerība, apmēram 15% ir dažādi atgriezeniski cēloņi, ja? Vai tur ir kaut kādi vielmaiņas traucējumi, B vitamīna deficīts, ja? Tur ir kaut kādas trauma bijusi, subdurāla hematoma, ja? Vairogdziedzera problēmas, ja? Tad tas, protams, viss būtu jānoskaidro, un ģimenes ārsts vai psihiatrs vai neirologs to noskaidros. Mēs varam cerēt, bet tie ir tikai 15%, ka tas ir kaut kāds notikums, kas varbūt pāries un situācija uzlabosies. Psihosociāla palīdzība, psiholoģiski, nefarmakoloģiski, ko mēs tūlīt parunāsim, un šī farmakoloģiskā, ja? Tātad neiropsihiatrisku simptomu, uzvedības un psiholoģisko simptomu korekcija, ja? Tātad šī te farmakoloģiskā ārstēšana, ja? Kas ir jau specifiski jau tomēr psihiatra, narkologa, neirologa kompetencē. Bet mēs vienmēr sākam ar šo te psihosociālo. Ja, tad tā ir mūsu attieksme un mūsu iespējas kaut ko darīt, teiksim, bez medikamentiem.
Komunikācijas metode, ja, tas ir, protams, ir jāmēģina runāt lēni, klusā vietā, īsus teikumus. Svarīgi arī neverbāla komunikācija, cilvēks ir satraucies, viņš jūt kaut kādu savu nespēju, īpaši sākumā, ja, tad šī mūsu ķermeņa valoda, vai pieskārieni, vai žesti, vai galvas pamāšana, ja, tas skatīšanās cilvēkam uz viņu, ja, tad, ko mēs bieži vien liekas tas vienkārši, bet mēs steigā, bieži vien šo te neizdaram. Mēs neskatāmies cilvēku, mēs darām vairākas lietas reizē, mēs kaut kur garām ejot kaut ko pasakām, neskaidri, paši pēc tam dusmojamies, kad cilvēks nav sapratis. Ja? Runājam ar seju pret klientu, pret pacientu, acu kontaktu uzturam, ja? Un nosaucam savu vārdu, ja? Jo tas cilvēks šos vārdus viņš aizmirst, neatcerās, un viņam ir tas vēl lielāk diskomforts, tāpēc arī ir dažādas arī zīmītes, ja, kas mēs tāds esam, ja, un mēs to teiksim, cilvēkam vēlreiz atkārtojam, nosaucam pacientu vārdu. Ja. Tā ir šī komunikācija, kā mēs to darām. Saturs, komunikācijas saturs. Mēģinam jautājums neuzdot steigā, neuzdot pārāk ātri. Tas ir, protams, arī ikdienā mēs to redzam veikalos, aptiekās, tīri cilvēku, senioru, kuriem varbūt nav demence, ja, problēmas. Bet šeit tas būs, protams, izteiktāk. Ja. Un tāpēc mums ir svarīgi tomēr lietojam vienkārši šos te teikumus. Jā, jautājums, jā, nē, atbildams. Ja. Esam, protams, uzmanīgi, ja, jo tā kā es teicu, ka pacienti bieži vien viņi tā kā, mēģina tā kā jūt, mēģina to tā kā slēpt, un tad var ļoti skaisti atbildēt jā, nē. Mēs jautājam, piemēram, vai jums garšoja putra no rīta? Jā, bija laba, jā, vai tur kā pastaigā ārā bija laba? Jā, vai tur nav nekāda problēma? Nē, ja, tad jautājumā jau ir ietvert šī atbilde, pacients tikai izvēlās pasaka, ja trāpa šīm atbildēm. Un būtībā tas nekāda informācija nenes cilvēks, ne viņš atcerās, ka viņš to putru ēdis, neko. Ja? Runāt par emocionālām tēmām, pozitīvu sarunu, mēģinam izvairīties no labošanas. Ja? Tad mēs vienmēr steidzamies, mēs mēģinam palabot kaut kāds teikums, viņš kaut kādu vārdu aizmirst, uzreiz iestarpināt to vārdu. Ja? Tas zināmā mērā, protams, cilvēkam rada vēl lielāku diskomfortu, un tomēr, ja viņš piepūlās, varbūt atcerās pēc tam to vārdiņu, kas bija pazudis, tas viņam būs daudz labāk. Ja? Vide, pietiekams apgaismojums, ja? Tā kā, piemēram, apgaismojumi ir liela nozīme. Ja? Tad ir tāds standarts citās valstīs, kad jābūt ir, piemēram, visu laiku, pat arī dienas laikā, pat vasarā jābūt apgaismojumam ieslēgtam šādās iestādēs, kur uzturās šie cilvēki ar demenci. Jo tas mazina, pierādīts, ka tas mazina šos te riskus, ka nokritīs kaut kur aizķersies tumsā krēslā. Ja? Piekļuva atvērtām vietām, kur var tikties ar piederīgajiem, ja? Tomēr, ja ir iespējas, teiksim, tādu patīkamu šo te vidi, mēbeļu, furnitūra dizains vienkāršs, ja, telpas brīvas, ja, tad arī jāpārdomā mājās, kas notiek, ja, kur ir kaut kādi asie stūri, kaut kādi tepiķi, kaut kur var aizķerties. Ja. Tad mēģinam arī to, šai gadījumā ir jāmēģina vai kaut kādas lietiņas uz galda, kas stāv, kaut kāda sīkuma, kas var saplīst, ja, kas var aizķerties. Ja. Tad tas viss radīs papildus spriedzi cilvēkam. To vajadzētu vienkāršot. Tātad mēģinam orientēt realitātē, ja, teiksim, tas ir diena, datums, vieta, ja kādreiz tur kāds pulkstenis lielāks ar kaut kādiem skaidriem cipariem, vai teiksim, tur kādi kalendāri, kur ir lieli datumi redzami, ja, tad cilvēks tomēr, tas ir pazūd viņam šī te sajūta, realitāte, datums, laiks. Bet mēs mēģinām viņu atgriezt, mēs mēģinām to atkārtot, un tas arī palīdz mums to procesu tomēr neatstāt tā novārtā, bet mēģināt tomēr bremzēt. Atmiņu terapija, tad dažādas fotogrāfijas, atkal šie emocionāli pietuvinātās lietas, ja. Kādreiz arī pacienti, teiksim, tur pārvācās uz sociālās aprūpes iestādi, kas notiek, kas vienā brīdī
mēs ar visām zālēm, ar visām terapijām mēs mēģinām atvirzīt šo punktu, bet, diemžēl, vienā brīdī tas notiek, ka cilvēki ievieto šeit, ka viņam ir nepieciešama šī palīdzība nopietnāk, mēs nevaram vairs tikt galā mājās, ja? Un tad, protams, tad cilvēks ņem līdzi varbūt kāds tāds priekšmets, varbūt tas ir kaut kāds sīkums, kas viņam ir saistās ar viņa emocijām, ja, kas viņam palīdz šo emocijas un šo atmiņu uzturēt. Tāda realitātes apstiprināšanas metode, jo reizēm cilvēks dzīvo kaut kādās, viņš dzīvo kaut kādu nobīdi, kaut kādu 3-4 gadu atpakaļ vai vairāk, bet te ir jāsaprot, kad mēs to mēģinām noskaidrot, kur tas cilvēks atrodas, kas ir par notikumiem. Bet mēs varbūt, kad cilvēks tajā brīdī tur tā jūtās pietiekami komfortabli, un viņu konfrontēt un mēģināt pilnībā atgriezt atpakaļ šodien, reizēm tas ir pārāk sāpīgi un ir jānovērtē, bet mums jāsaprot, jāzina, ka tur viņš dzīvo. Tā viņa liekas, ka tā ir viņa ikdiena, tie gadi atpakaļ, ka varbūt kaut kādi cilvēki vēl ir citi viņa apkārtnē, ja? Psihomotorās terapijas, dejas, drāmas, sports, ja ir pierādīts, mazina depresiju, apātiju, uzlabo miegu, tas ir jauki. Protams, atkal ir situācijas, kad tīri skatāmies praktiski. Protams, ka tuviniekiem, mums visiem gribās, ka lūk, mans tuvinieks, viņš tur aktīvi piedalās, jā, viņš varbūt dzīvo šajā ilgā sociālās aprūpes iestādē, bet viņš vingro, tur piedalās, dejo tur un tam līdzīgi. Ja? Bet būsim reāli, kad ne visi mēs arī ikdienā savā dzīves laikā dejojam un diez vai, kad mēs saslimstam ar šo demenci, tad mēs pēkšņi sāksim dejot vai sportot. Ja? Tad tam ir jābūt kontekstā ar to, ko cilvēks pats vēlās, ja? Un varbūt, ka viņš ir lasījis grāmatas, skatījies televīziju, un varbūt, ka tas ir viņa komforta zona. Ja? Tad reizēm ir tā, ka tuvinieki atnāk un saka, bet kāpēc mana mamma tur nedejo, nedzied, ja? Bet varbūt, ka viņa maz negrib, un arī dzīves laikā nav īpaši dejojusi vai dziedājusi. Šis te multisensorās stimulācijas, gaismas, skaņa, taktīlās sarūdi mazina apātiju, depresiju. Ja? Tad ir šīs te sensorās istabas, ja? Un diezgan laba lieta. Kognitīvās stimulācijas, dažādas vārdu spēles ar fiziskās aktivitātes elementiem, ja, kaut kur grupās, kur ir arī šī te sociālā miedarbība, varbūt laukā ir dažādi šie te trenažieri veidojas, tur būs arī bildīt tālāk. Ja. Aromaterapija, lavanda, citrons arī ir nomierinošas un pielietojamas lietas. Mūzikas terapija, ja, pieņemsim kaut kādu mūziku, kas ir varbūt pieklusināta pusdienu laikā, ja, kas arī mazina kaut kādu agresiju, piemēram, ja, ka cilvēks varbūt viņš netiek galā ar to ēšanu ar citiem pacientiem, ja, to arī var izmantot. Gleznošana, modeļu veidošana, krāsošana, ja. Ar dzīvniekiem saistītās aktivitātes, ja, ir pierādīts, ka suņi palīdz mazināt asinsspiedienu, gan semināros daudz kaķu īpašnieki teica, bet man ir pētījumi par suņiem, ko es esmu lasījis, ja, bet noteikti, ka kaķi arī parasti dzīvo šajās sociālās aprūpes iestādēs un ir ļoti izpalīdzoši. Ja, zivtiņas akvārijā mazina agresiju, ir speciāli šī kanisterapija, arī lielie suņi speciāli sagatavot, arī apmeklē sociālās aprūpes iestādes un ir ļoti skaisti un pacientiem patīk. Tāds reļu rotaļlietu izmantošanas par to diskusē, varbūt tas tā nav tik labi, mēs atkal kā mēģinam cilvēku par tādu bērnu padarīt, ja, bet reizēm cilvēkam šīs vienkāršās lietiņas arī patīk, nomierina. Lietu kopums, ja, tas toolbox saucamais, ja, kad ir kaut kādas lietiņas vai tie kādi balstuvinieki ieraksti, fotogrāfijas, kādas rotas lietas, ja. Tā ir tāda, faktiski, ja teiksim, cilvēks pārvācās arī šo sociālās aprūpes iestādi, tad viņš varbūt tādu paņem līdzi, ja, un tanī brīdī, teiksim, arī šiem te darbiniekiem, viņiem ir ērti ar pacientu varbūt runāt, veidot šo te kontaktu, emocionālu kontaktu, uzticēšanos caur šīm te lietām, ja, jo tas ir tas, ko cilvēks atceras, tas viņam ir emocionāli tuvs, ja. Jo, protams, visas pārmaiņas un dažādas nokļūšanas citās vidēs ir tāds traumātisks notikums. Ja? Tas ir liels tāds solis, ja cilvēks, teiksim, viņš ir
dzīvojis mājās, šī demence ir bremzēta, un tagad viņš ir spiests nonākt šī citā vidē, citos apstākļos, tīri tehniski citos apstākļos, un arī emocionāli citos. Dažādas taciņas, norādes, kas arī būtu labi, arī, teiksim, mājās. Mēs tur paskatīsimies tālāk bildītes, ko var izdarīt nedaudz atvieglot šo situāciju. Ir psihoterapijas, bet, protams, tagad pie psihoterapeita neviens vairs nevar tikt, un diez vai, kad šeit tas var, protams, var strādāt, bet tas nav tik izplatīts. Šeit ir tāds bildīts piemēram šim te aromaterapija, tad, teiksim, ārā kaut kādas, arī tagad parādās dažādas, ir ārā trenažieri, ir bērnu laukumi, ir arī tādi senioriem, parādās jau šīs iespējas diezgan plaši, un tādas, nesarežģītas lietas, bet kur cilvēks, pieņemsim, ar svaigā gaisā, kādā kompānijā, mēģina tur izbraukt, vai šeit mūzikas terapija, vai mēģina tur ar kāju izbraukt kaut kādu tur labirintu, Tad tādas vienkāršas lietas. Kognitīvos treniņus arī, protams, tas ir labi, bet tāds viegli kognitīvs ar fizisku aktivitāti ārā, tas ir pat labāk, jo fiziskās aktivitātes tiek ļoti izvirzīts tādā vadošā vietā. Bet, protams, arī kognitīvie treniņi, kaut kādas darbības, cits tur sudoks, krustvārdmīklis parasti, bet arī kaut kādas, arī tur, atkārtošanas, teiksim, tā lasīšana, kaut kāds atkārtotas darbības, kas tomēr šīs te smadzeņu sinapses atjauno, un kas, jo smadzeņu kapacitāte ir diezgan liela, notiek šī atrofija, bet tomēr smadzenes vēl var pielāgoties un var noturēties kaut kādā līmenī kādu laiku. Tātad tas būtu tāds, šeit ir, teiksim, mūzikas terapijas, tāds bildīts, piemēram, kā tas varētu notikt ar mūzikas klausīšanās, piemēram, ir kaut kādā tādos centros, arī dažādos dienas centros mēģina izmantot šos te elementus un piedāvāt pacientiem, dažādas aktivitātes, vai kāds tur veidošanas, gleznošanas, kā mēs jau runājam, vai šī mūzikas terapija. Tie pierādījumi bāzi ir, pietiekami ir. Tagad dažas tādas lietiņas, kuras es gribētu akcentēt, piemēram, ko var darīt mājās, kas būtu. Naktī mazas gaismiņas. Bieži vien ir teiksim, cilvēkiem ir kaut kādas halucinācijas, redzes vai dzirdes, ir, teiksim, fokusēts noteiktā, piemēram, tumsā. Un tad varbūt, ka risinājums ir kaut kāda maza gaismiņa. Arī, pieņemsim, cilvēkam jāiet uz tualeti naktī, viņš pieceļās. Tomēr šīs te mazās gaismiņas pie grīdas, tas noteikti, kad būtu vēlams, kad ar kontaktā tādas iespraužams var izdomāt. Uzraksti, tātad melni burti uz balta vai dzeltena fona ir labākais tas, kā cilvēks var redzēt, teiksim, melns uz dzeltena ļoti labi izskatās. Un šādus te uzrakstus, pieņemsim, nospied pogu, teiksim, cilvēks, viņš kamēr vēl izlasīt lieli burti, tad, lai atcerētos šo te, tolis pods tāds kontrastains, arī ir labi, ka tas vārks var būt citā krāsā. Piedāvā uz tualeti iet, ja pats nepaprasās, jūt, ka kļūst nemierīgs. Mēs savus tuvinieks pazīstam, sāk tur dīdīties drusciņi, īdzīgāks paliek, varbūt, ka cilvēks, viņam vajag uz šo topu. Tad brīdī mēs piedāvājam, un mēs varbūt to refleksu iestrādājam. Drēbes jāpadomā, kuras var ātri novilkt, teiksim, piemēram, uz nesarežģītas, teiksim, ja cilvēkam uz to tualeti savaigās. Ir dažādi arī tur mitruma sensori, piemēram, ir dažādas jau tehnoloģijas izdomā, ka, piemēram, teiksim, sākās šī to, tad kaut kāds signāls atskan, cilvēks, teiksim, reflektori, nesākās šī urinācija, tātad pamožās tajā brīdī, tad arī ir tehnoloģijas jau arī izdomātas, te, teiksim, uzrakstiņi, tur tualete, tad, šai gadījumā tā vajadzēs darīt, tādi, teiksim, piemēram, tādi klusums, drošība, uzraksti, vienkāršība, tādi
4 vārdi, kurus mēs varētu teikt. Ja, nu, teiksim, krēsliņš tāds ar atzveltnēm, tāds arī varbūt viegli, teiksim, tīrāms, mazgājams, ja, kur būtu šis ādas imitācija vai āda. Ja. Tāds tepiķus, ja, teiksim, tā uzmanīgi, ja, lai nav šeit ar kaut kāds aizķeršanās, ja. Arī teiksim, šeit uzrakst, pieņemsim atvilknes, kur kas mums ir ielikts. Ja? Tad, kamēr cilvēks pats var, lai nebūtu apjukuma meklēšanās, ja, lai viss ir strukturēts un skaidrs. Ja? Ja, tad atkal šis tāds foniņus, piemēram, ja tas ir balts, kaut kāds balts sienas, cilvēkam būs grūti to pamanīt. Ja? Tāpēc būtu ļoti labi, ka ir šis foniņš. Ja? Teiksim, arī šeit sakārtot visu pamperīšu, vikses, zeķes, ja, lai būtu tāda skaidrība. Un skaidrība, vienkāršība, drošība, ja, klusums. Par ēšanu, dzeršanu. Ja tā tad mazāk stimulu, mazāk spilgtu lietu, ja tā tad mēģinam tādās, cik tas ir iespējams, ja, lai nav kaut kāda daudz, tad varbūt arī tur tāds galdauds vai sarežģīts ar kādām krāsainām lietām, varbūt nevajadzētu, ja. Tātad, ja cilvēks pats var paēst, lai ēd pats, ja ir dažādi arī palīgi līdzekļi, teiksim, cilvēkiem pēc insultiem ir dažādas ergoterapeitiskas ierīces, kādā veidā pielāgot, bet šai gadījumā vismaz, ja cilvēkam varbūt ir ērtāk ar rokām ēst vai karot, viņš labāk viņam patīk. Ja, tad labāk tā, nekā labāk viņš dara nepareizi, bet ēd pats, nevis, teiksim, mēs to mēģinām barot un mēģinām viņu vietā kaut ko darīt. Ja. Viens ēdiens, tātad ēdieniem arī ir grūti ar izvēlēm, ja. Tātad, te ir tāds, tā kā maziem bērniem dara, kad, pieņemsim, ja kaut ko gatavo kopā, ja, tad mēģina piedāvāt, pieņemsim, mēs gatavosim to vai šito, ja, ja mums ir izvēles ar divām lietām, tad mēs parasti vienu lietu izvēlamies, ja, ja mēs sakam, ko tad tu gribēs, es neko negribu, un tad tā saruna nevedās, ja, tad ir izvēlēties liekam no diviem un piedāvājam tad beigās vienu ēdienu, kurš tad ir jāēd, un nav tā, ka es tagad šito negribu, tas man negribās, to es nevaru saprast, kas tas tāds ir, ja. Mēģinām konkrēts ēdienreizes ievērot, tomēr tas ir svarīgi arī visām vēderizējām, visām dienas ritmam, jo organisms, protams, iestrādājās tajā režīmā, un viņš, tas ir pareizākais nekā kaut kā haotiski vai nepārtraukti kaut ko ēst. Tātad melnas krāsas trauks nevajadzētu jābūt šim kontrastam. Melna krāsa asociējās ar kaut kādiem caurumiem cilvēkam, viņam melns izskatās kā kaut kāda bedre, viņš no tā baidīsies, viņam liksies, ka tur var iekrist, ja, tad melna krāsa nav labākā. Bet, teiksim, šeit kā balts šķīvīts, šis te kontrasts, teiksim, tāds no apkārt, ja, kad viņš kontrastē, kad atkal viņš viņu redz uz tā galda, ja, un tad viņam ir šis te baltais šķīvīts, ja. Šķidrumu uzņemšana bez šaubām, ja, jo dzeršana bieži vien ir tā, ka mēs to šķidrumu pa maz uzņemam, bieži vien. Jāstāsta, nav pa daudz, kādreiz cilvēki dzer, arī tas ir riskanti, ja, bet tomēr biežāk ir tā, ka cilvēks pa maz uzņem. Ja. Tātad, ja atsakās ēst, jo saindēts, ja jau varbūt šīs te ikdienišķie tādi murgi, kurus mums ir jāmēģina kaut kā atrisināt sākotnēji, ja, jo, protams, uzreiz tur medikamentus, un tur arī daudz savi riski medikamentiem. Viņus, protams, vajag kādā brīdī, ir pieejami arī tur šķidrās formās, tur piliena formās kādas zālītes, kas var palīdzēt cilvēkam šiem murgi. Bet, ja ir kaut kāds tāds, teiksim, saindēšana, varbūt mēs varam pamēģināt cilvēku ēst kopā, ja, varbūt viņš nomierinās un mēs to problēmu atrisinām. Tātad tas, ko arī, kas mums arī tajā diskusijā, protams, mēģinam izmantot visas tās iespējas, ja, jo, tā kā mēs sākumā runājām, ka
katra tā darbība, mēs vienkāršojam to ikdienu, mēs viņu sastruktūrējam, mēs sadalām atbildības, ja? Šis ir tas laiks, kad nebūs tā, ka mēs to problēmu, teiksim, tā kaut kādā veidā atrisināsim uzreiz, tā, piemēram, kaut kam atdosim vai kaut kādu skaidru risinājumu, vai tur skaidrs zāles, vai tur kāds aprūpētājs un viss atrisinās. Šeit tā nebūs, ja tas būs jautājums, ar ko būs jāsadzīvo. Protams, pacienti dzīvo pietiekami ilgi, un tas ir tas mūsu mērķis. Un, ja tā laba kopšana un tur medikamenti, un tas var būt ilgāku periodu, tie vairāki gadi, ja kā pirmā pacienta 4 gadus nodzīvoja bez kādas ārstēšanas, ja, tad tas var būt arī 6, 7 gadi. Bet kaut kur droši 7, 8 tas vidējais vecums, cik cilvēks, teiksim, no šīs diagnozes noteikšanas nodzīvo, bet varbūt arī ilgāk un arī īsākas problēmas. Ja, tad, ja tur būs kaut kādi lūzumi, infekcijas un problēmas, tad tas varbūt arī ātrāk beigties. Ja? Bet jāsadzīvo, ka tā būs noteikti tāda ikdiena. Ja? Līdz ar to izmantojam to, ko mēs varam izmantot arī tādā etapā pirms vēl cilvēkam ir vajadzīga šī te ilgās uzturēšana, sociālās aprūpes iestādes, ja? Izmantojam to, kas ir. Ja? Un pat dienas centriem, piemēram, ir labas atsauksmes, ja mēs diskusijā cilvēki atsaucās labi, ja? Ka var, tas ir. Ja? Tas ir noteikti tāda laikā, šeit ir kognitīvo funkciju trenēšana, uzvedības koriģēšana, ikdienas atmiņas vingrinājumi, ja, rokdarba nodarbības, ergoterapeits, rehabilitologs. Tad tas viss, ko es stāstīju, kaut kāda daļa no tā, protams, šeit ir, piemēram, tas ir Rīgā. Ja? Jāskatās, protams, ir no kāda reģiona, kā mēs esam, kāds ir mūsu pašvaldības piedāvājumi, ja? Kur tas ir jāskatās individuāli, kādi ir šie nosacījumi, ja? Cik cilvēkam jābūt deklarētam konkrētajā vietā, cik ilgi un kā viņš var šos pakalpojumus saņemt, ja? Tad kādi ir šie pakalpojumi iespējamība, tas ir jāskaidro jau savā pašvaldībā. Šobrīd mēs kā piemērs, teiksim, ir šī te Rīga. Ja? Individuāla rehabilitācijas programma 3 mēnešiem, ja? Tad no 1 līdz 3 mēnešiem, ja? Un arī tiek pārstīts šīs te programmas. Ja tad cilvēks pa dienu atrodas, pēcdienā brauc mājās, arī jau tie darba laiki jāskatās, kā var salāgot, bet šeit ir tā, kā saka, dzīve ir jāvienkāršo, jāņem pretī tas, kas ir, jāsaplāno, kurš var aizvest, kurš var atvest, ja? Kā to var regulēt. Ja? Bet noteikti, kad vajadzētu skatīties uz šīm te iespējām. Ja? Protams, ir šīs te ilgās uzturēšanas sociālās aprūpes iestādes, un tā kā es jau pieminēju, gan ar specifiskiem medikamentiem, piemēram, Alzheimer demences gadījumā, kurus jums daktars piedāvās, gan ar šīm te nemedikamentozām terapijām, visām šīm iespējām, mēs cenšamies cilvēku noturēt mājās. Un arī gan medikamenti, gan šīs mūsu palīdzības iespējas ir mēķis, ir pēc iespējas šo te slimību bremzēt, apturēt, cik mēs to varam palēlināt viņas gaitu, un lai cilvēks nenonāktu, lai viņš varētu dzīvot savā vidē. Jo skaidrs, ka sava vide ir labāka, drošāka, pierastāka, emocionāli saiste. Ja? Šeit atkāpē jāsaka, ka ir sarežģīti šais posmos arī dažādas, teiksim, maiņas. Teiksim, cilvēks ir dzīvojis kaut kur, tad es izdomāju kaut kādu atsevišķu viņam tur istabiņu vai dzīvoklīti vai vēl kaut ko, vai pie sevis tur ņemt. Tas bieži vien ir sarežģīti, tā pielāgošanās, ja, jo tas ir tā drusku kā tāda veca ozola izrauga ar saknēm un kaut kur citur viņu iestādīt ir stipri grūti. Tas ir jāņem vērā, ja, tas, ko mēs runājam, tehniskās lietas, kur kas atrodas, ja, tāpat kā mēs jaunā dzīvoklī vai jaunā vietā vai kaut vai jaunu skapīti pārbīdot citā vietā, mums paiet, mēneši, kamēr mēs pierodam pie tā, ja, tā arī šim cilvēkiem var būt problēmas. Krišanas riski tur pieaug un tā tālāk.
Tātad tas ir problēma. Arī tas, ko es gribētu akcentēt, kas ir arī pierādīts, ka uzmanīgi ar dažādām, teiksim, stacionēšanām, piemēram, ja reizē mums liekas, ka slimnīcā mēs tur izmeklēsim un kaut kas tur piemeklēs, tur spiediens zāles un tam līdzīgi. Ja slimnīcas absolūti nav tās drošākās vides, ja tur ir gan tehniski, atkal tas pats, ka tur ir cita vide, kur iet, ko darīt, ja, kur var paklūpt un kur var neatrast kaut ko. Ja. Tur arī ir tomēr slimību, infekciju perēkļi, tur ir pacienti ar infekcijām, ja, un to arī tas Covid laiks pierādīja, ka bieži vien cilvēki, teiksim, tad to Covid saslimu ārstniecības iestādēs. Ja. Līdz ar to tas kopējais ieteikums, tas nav mans izdomāts, ja tomēr mēģinām atturēties, ja, var sārstēt kādas infekcijas mājās, var spiedienus koriģēt ģimenes ārsts, ja, tad mēģināt tomēr lieku reizi šīs slimnīcas, ja, jo tas var beigties bēdīgāk nekā tas sākumā izskatās. Ja. Tad mēs mēģinām attālināt šos procesus, bet, protams, ir arī ilgās uzturēšanas šīs sociālās aprūpes iestādes, ja, kur arī es gribētu teikt, ka vajag aizbraukt, paskatīties, ja mēs ar rezidentiem te brauksim skatīties dažādus šos te modeļus, kā tas izskatās, jo šī te lieta attīstās un mēs neizbēgam vienā brīdī pienāk tā situācija. Ja mēs varam kā teikt, ka tas ir mūsu tuvinieks un mēs viņu nekad neatdosim un viņš to nav pelnījis, bet ja cilvēks tīri fiziski, mēs nevaram viņu piecelt, ja viņš nokrīt. Ja. Tur var būt daudz traģiskas lietas, ka mēs varam cilvēkam izdarīt pat pāri. Ar to, ka šeit nedrīkst būt tāda viennozīmīga, pilnīga pašupurēšanās un tāda nekritiskā attieksme. Mēs varam nodarīt pāri sev un arī citiem. Ja, tad ir jāsaglabā vēss prāts, un ja tā situācija pienāk, tad ir šī te cilvēkam, mēs esam darījuši visu, ko mēs varam, ja, bet mēs nevaram slimības gaitu apturēt, tad ir jautājums par šo ilgās sociālās aprūpes institūcijām. Un arī dažādi reģionos ir bijušās slimnīcas pārveidotas, ja. Šie te standarti, tomēr valsts standarti ceļās uz augšu, ja. Arī tā pati Rīgas dome jau vairākus gadus atpakaļ sāk šo praksi, ka kompensē, ja, teiksim, Rīgas iedzīvotājiem arī šeit tādos dārgajos sociālās aprūpes iestādēs, kur tas izmaksas tur ir 1000 un vairāk eiro mēnesī, ja, teiksim, jo Rīgas doma tur, teiksim, 600-800 eiro kompensējot, jau tas kļūst paceļamāks, jau cilvēkam viņa pensija, tuvinieki, tad tas jau vairs nav tik nereāli, ja, protams, 1000 eiro mēnesī. Mēs Latvijā nevaram maksāt no savas kabatas, tas ir diezgan dārgi. Bet līdz ar to arī parādās kaut kādas dažādas iespējas, tur tāds kā ģimeņu māju varianti, ja tāds, kur 4 klienti, 4 istabas, kur pa 2 klientiem, kā tādos mazākos formātos. Ja? Tā kā parādās kaut kāds iespējas. Protams, kā jau visur mums ir problēmas iespējams arī darbiniekiem un speciālistiem un viņu prasmēm un tā tālāk. Vienkārši cilvēku nav, kas var strādāt, bet ceram, ka tas viss tomēr virzās un tomēr ir kaut kādas iespējas parādās. Ja? Tad izmantojam to, kas ir pirms tāda etapos, izmantojam to, kas, kad tas ir katrai lietai ir sava vieta. Ja? Tātad šeit tu neesi viens ar šo problēmu. Ir cilvēki, kas iet, cīnās, mazāk, vairāk sekmīgi, kuri tāpat ar šo problēmu saskarās. Jo vairāk iesaistīs cits palīdzības sniegšanā, jo labāk, ja, tāds ieteikums, ja, tiešām pārunāt to, kā mēs tagad dzīvosim, ko darīs brālis, ko darīs māsa, ko darīs citi. Dalīšanās ar aprūpi liecina par tavu spēku. Jā, nevis, teiksim, tādu varonību, ka es viens pats tagad tas ir mans liktenis un tā ir mana mamma, bet tas ir drīzāk spēks, nevis vājums. Izmantot pieejamās iespējas, visas, ko mēs varam, sociālā palīdzība, dienas aprūpes iestādes. Ja? Kādā brīdī pienāk laiks ilgtermiņa aprūpes iestādē, ja? Tad
mēs cenšamies, darām visu, ko varam, ja, bet tas brīdis var pienākt un tam ir jābūt gataviem. Ja. Tātad arī tomēr demences sākumā pacientam mēs konstatējam, ja ārsts to ir konstatējis, ir izmeklēts, ir skaidrs, ir uzsākt terapiju, tad arī tomēr pārdomāt dažādas arī juridiskus jautājumus. Ja. Kamēr cilvēks ir, tā demence varbūt ir viegla, viņš saprot, viņš var risināt tādus jautājumus, izrunāt un tikt skaidrībā par dažādām lietām, lai pēc tam, kad cilvēkam, piemēram, jau būs smaga šī demence, jau kad viņš nevarēs saprast savu rīcību, ja, tad būs, tiesu psihiatriskās ekspertīzes, rīcības spēja jautājumi, ja, un tas vairs nemaz nebūs jauki, ja. Tad arī tomēr, lai kā mums to negribētos, bet mēs nezinām, cik ilgi tas ceļš būs un cik laika tas prasīs. Un labāk mēs laicīgi sakārtojam lietas, uzmanīgi arī šīs te juridiskās lietas, lai pēc tam nebūtu problēmas. Ja? Kamēr cilvēks to var saprast, kamēr mēs varam to izrunāt un vienoties. Ja? Atrodi laiku atpūtai, ja, tātad arī, ja cilvēks ir, tas nevar būt 24/7, ja jums ir jābūt kaut kādai atslodzes dienai, ja. Reizēm pacienti, protams, negrib, viņi pieķerās varbūt vienam, viņš saka, nē, es negribu, tur īgņojās, un es gribu tikai šots, tikai man tur radinieki, un es citu negribu, ja. Bet, tomēr ir jāmēģina, mēs arī nevaram tā iet tikai. Ja, katram ir savs laiks, un katrs ir laiks arī savai dzīvē, laiks atpūtai, ja, un vismaz tai brīvdienai kādai ir jābūt. Ja. Izbaudi katru brīvu brīdi, dusmas, skumjas, vainas sajūta, kauns, vientulība, ja, tas ir saprotams izjūtas, kuras mums šajā brīdī rodās varbūt mūsu kaut kādas bezpalīdzības, ka mēs vainojam sevi, bet, kā es jau teicu, tā ir slimība, tas nav mūsu tuvinieks, slimība iet savu gaitu, mēs darām visu to labāko, ko mēs varam izdarīt, un lai mums, kā saka, sirdsapziņa būtu tīra, bet ir lietas, ko mēs nevaram izdarīt, un šīs te izjūtas ir saprotamas, ja, bet viņas ir jāpārdzīvo un jāiet tālāk. Un te ir noslēgumā Ronalds Reigans, ja, kurš ir bijušais Amerikas Savienoto Valstu prezidents, un viņš ir tas viens no zināmākajiem Alzheimer demences pacientiem šobrīd, tā kā viņš arī nodzīvoja tomēr ilgu mūžu, kaut gan, protams, šīs te beigu posmos jau viņš neatpazina sev spogulī un bija grūti šī tā situācija, bet viņš saņēma gan medikamentus, gan labu šo te aprūpi, tuvinieku uzmanību, ja, un nodzīvoja arī savu slimību, nodzīvoja ilgi. Un tā viņa frāze bija, protams, sākuma etapā, vai jūs zinājāt, ka ar Alzheimer slimību slimo tikai bagātie un slavenie. Ja, tāds izteikums, ja, kurš zināmā vērā viņš norāda tādu kā solidaritāti, kā šiem Alzheimer slimības pacientiem, ja, ka slimība ir slimība, slimība var piemeklēt tik vienu, ja, un vienalga, cik viņš būtu bagāts, slavens, un varbūt, ka tā ir tāda bezmaz izredzēto slimība zināmā mērā. Un tāds uzmundrinošs viņa teikums, ja, viņš bija aktieris un savu šarmu un savu galantumu, ja, kas arī, starp citu, diezgan ilgi saglabājās, ja, varbūt viņš tiešām neatpazina sev spogulī, bet viņa žesti, kustības bija tādas vēl kā jaunībā, kā savā aktieru profesijā. Te ir literatūra, kas tika izmantota. Paldies profesoram. Es redzu, ka mums ir tiešām pagājis pusotra stunda, un tagad jūs varētu arī uzdot, ja kādam ir kādi jautājumi. Ja negribat paši runāt, varat rakstīt, kā jau es teicu, tajā vietnē, tātad mūsu fórumā, kas ir Questions and Answers, tur ir Q&A,
rakstīts augšā, noteikti jums tas ir. Ja jautājumi ir, tad es lūkšu, lai, ir tas brīdis, kad, varētu tos uzdot. Bet to visu, ko jūs dzirdējāt, mums te gāja arī no sākuma diezgan raibi, jo viss nevarēja uzreiz pieslēgties. Nevajag satraukties, šī lekcija būs ierakstīta un būs pieejama mūsu, kā jau es teicu arī sākumā, mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā pacientiem un tuviniekiem. Tur, kur ir sociālās integrācijas semināru vietne, tur arī tie visi iepriekšējie semināri arī ir noklausām. Tā, es gaidu tagad, vai būs mums kāds jautājums? Šeit ir jautājums par to, vai būs pieejami lekcijas vai atbildes uz jautājumiem, kurā vietnē. Laikam tai pašā, kur Silva teica, tad tos jautājumus apkoposim, vai rakstiski, vai ierunāsim, un to tad tur tādā pašā, kur tik pieminēts mājaslapā, tuviniekiem, tur noteikti varēs atrast arī tur, kur būs šis seminārs, tur būs arī kaut kāds fails klāt, lūk, papildus atbildes uz jautājumiem. Jūs varat rakstīt arī e-pastā raksti uz @rpnc.lv, tur, kur jūs arī pieteicāt savu dalību šajā mūsu seminārā. Tā kā droši, ja ir vēlēšanās rakstiet, ja būs sakrājies daudz, mēs atradīsim iespēju profesoru šos jautājumus izrunāt, ierakstīt atbildes un tās arī pievienot šim semināram. Teiksim, varbūt es kaut kāds vēl tāds praktisks komentārs, ja, protams, tā tehniski ir, ja ir šādas problēmas, jūs redzat tuviniekiem, ka redzat, ka kaut kas nepareizība, šī atmiņas traucējumi par cilvēku izmaiņas, ja, tad klasiski var sākt ar gan ģimenes ārstu, ja, gan psihiatrs vai neirologs, un tie tās specialitātes, kas ar šo vairāk nodarbojās. Ja ģimenes ārstiem arī mēs esam dažādas gan materiālus sagatavojuši, kā viņi var notestēt, kā viņi var atpazīt, kas viņiem būtu jādara. Un pēc tam pacients nonāk psihiatra vai neirologa redzeslokā. Ir neiroloģiski arī dienas stacionārs, teiksim, atmiņas kabineti, ja tad ir neirologa kompetence arī ir, un biežāk neirologa varbūt tās pacients pamana pie viņiem nonāk tajā brīdī, kad ir agrīni, kad tas ir sākums vēl. Tā biežāk notiek. Psihiatrijā mēs, abas puses ir līdzvērtīgas, ja, bet psihiatrijā mūsu sadaļa ir klāt vēl nāk, tomēr šie to, ko es pieminēju, gan šīs depresijas, gan šie murgi, halucinācijas, tur, kur jau ir mūsu kompetence. Jāsaka tā, ka arī pieņemsim ar šīm problēmām, tomēr manā uztverē viņas ir arī Latvijā, tie ir labi risināmas, jā, arī tie paši medikamenti, te nav runa par kaut kādām tur, bet ir pieejami šķidrās formās, kur var teiksim, tā kā nurofēns, šķircītis, jā, var nedaudz pacientam, pieņemsim, tas viņam vajadzīgs tiešām, lai ja šie murgi nebūtu, jā. Arī to miega tomēr var uzlabot, ir dažādi varianti, ja? Arī antidepresanti ir saudzīgāki. Ja, tā kā uzmanīgi, protams, ka šai gadījumā jābūt uzmanīgiem ar devām, un teiksim, mēs, ko mācām kolēģiem, un ceru, ka viņi tā dara, ka uzmanīgi tam pieiet, ar pavisam mazām, varbūt tur pavisam daži pilieniņi, ja? Bet ir bieži vien arī ir atsauksmes no tuviniekiem, tomēr, ka tas palīdz cilvēkam labāk funkcionēt, nav šīs bailes vai šie murgi vai šīs domas, ka tur kāds aiz sienas kaut ko traucē vai kaitē pacientam vai tur indē, ja? Tā kā tur es domāju, ka var palīdzēt. Tās pamatlietas, tas, ko es teicu, tas bīstamākais ir šie medikamenti, ka cilvēks, jā, un tie dažādi, tie gan tur būs asinsvadu līdzekļi, gan tur vai vairodziedzeriem vai cukurzāles, ja, tad kur tas ir pirmais jautājums, ja. Cilvēks teiks, jā, es taču visu sapratu, visu laiku lieku, un viņam pašam liekas, ka viņš to visu saliks, bet mēs redzam, ka tur ir hauss, ja, tur kaut kas nav izdzēts. Un tas būtu pirmais, ko būtu ļoti svarīgi kontrolēt. Saliekam to kastīti, ja, teiksim, tai vienai dienai, skatāmies, kā viņš izdzēra, varbūt piedāvā viņam pašam salikt to kastīti, paskatāmies, kā tas izdodas, ja, tas ir ļoti būtiska lieta, ja. Otra ir šī krišana, ja, kur bieži vien šiem kritieniem, pat reizēm nezinu tos cēloņus. Mums arī nodaļā pacienti, teiksim, viņš it kā, viņš
vai tur ir kaut kāda mikroasinsrites traucējumi, pēkšņi, kas notiek, viņš paklūp, viņš, teiksim, it kā uz tīras vietas, it kā, ja vēl ir kaut kādi sliekšņi vai kas, varbūt kāja tur neveiklāk, varbūt ne, ja, tad tas ir liels risks, un cilvēks tiešām salauž tur gūžas, skakliņu lūzums ir, un cilvēks paliek uz gultas, ja, var visādi izgulējumi pievienoties, infekcijas, ja, no tā mazkustīguma, ja, tā kā tas ir tāds liels, tāds risks, ja šīs lietiņas mēs varētu viņām maksimāli pievērst uzmanību. Vēl, protams, ir mūsdienās arī, es zinu, ka, piemēram, samariešu organizācija, kur var incēties, ir dažādas tehnoloģiskas ierīces, ja, šobrīd ir gan šīs trauksmes pogas, ja, gan ir dažādas arī pasīvās trauksmes pogas, piemēram, cilvēku kaut kāds vairākas, teiksim, viņš noteiktā laikā, viņš, teiksim, nevirina durvis, viņš neiznāk no savas istabas uz virtuvi kaut kādu, teiksim, tur dienu vai stundas, ja, un tad šis signāls tiek nodots. Ja ir skaidrs, ka tā aktīvi cilvēks varbūt nesapratīs, ka viņam jānospiež tā podziņa, ja, bet ir dažādi arī video risinājumi, ja, kas ir jau tādi, protams, nevis tā, kā mēs filmējam cilvēku, bet tur ir tā, lai nevarētu cilvēku redzēt, ja, bet redz viņa, teiksim, kustības, ja, vai viņš, teiksim, kustās, vai viņš iet. Ja, tā kā, šeit bieži vien ir tie, ir tās, tas ir jāmēģina maksimāli novērst šīs te akūtās situācijas, kad cilvēks varbūt nokritīs mājās un viņš, teiksim, nevarēs piecelties, ja. Arī, ja, teiksim, mobiliem telefoniem, piemēram, cilvēkam ir telefons, arī bieži vien liekas, jā, es protu, ja, bet tad, kad tā funkcija, tas telefons izslēdzās netīšām vai kaut kas, vai ne to pogu nospiež, ja, tad brīdī cilvēks pilnīgi apstājās un netiek vairs priekš, ja. Tagad te arī ir jāizdomā, ja tagad tie vienkāršākie telefoni, varbūt ir ieprogrammētie kaut kā. Televīzijas pults, kas, teiksim, sāk pirmās bieži vien cilvēks biedēt, ja viņš nevar, tas televizors ir, viņš sēž nabaks un tur nemaz to televizoru neskatās, ja. Tā kā, es domāju, te ļoti vēsu prātu tās situācijas mājās jāapskatās, ja, lai nebūtu tādi, it kā mums liekas, jo skaidrs, ka mēs cilvēcīgi, mums gribās ticēt, kad viss ir kārtībā, ja, un cilvēks pats arī sev saka, ka viss ir kārtībā, jā, būs labi, un es jau te iedzēšu, un ko, man tak visi ko ēst, ja, un tad piet pie tā leduskapa un skatās, ka tie ēdieni tur nemaz nav aiztikti, vai tikai kaut kas viens ir paņemts un nav, ja, tad arī ēdieni tur sagatavīts, ja. Tā kā, tām lietām mēs nevaram, mēs intuitīvi mums gribās ticēt, kad ir jau labi un kad tiks jau galā un kad gribās ticēt cilvēkam, bet mēs šī gadījumā īsti līdz galam nevaram, mums ir jāpārliecinās par visām šīm te lietām, ja. Jā, varbūt tur veikals, tā kā es teicu, lejā veikaliņš, viņš smuki noiet to veikalu, tur pazīstam pārdevēju, viņš tur nopērk parastās lietiņas un tas viss ir jāatbalsta, ja. Bet, ja tas ir sarežģītāk, ja tur kaut kas, pārbūvē, veikals citur, cits veikals, cits izvietojums, ja, atkal tas būs tādas, it kā sīkas lietas, kas ļoti būtiski traucēs, ja cilvēkam funkcionēt, dzīvot. Ja, tā kā šeit, būtu, es saku, tad brīdī drusku tāds nevajag pārspīlēt, nevajag arī, ārkārtīgi satraukties un par katru sīkumu, bet vajag reāli, izskatīt, kā tas izskatās, ja, kāda ir tolete, vai tur kaut kas nepaslīd, ja, tīri tehniski, vai cilvēks telefons, ja, naudiņas, protams, arī skatāmies, ja, bieži vien ir, kad cilvēks, jā, viņam ir kaut kāda naudiņa, viņš tur aiziet veikalā, kaut ko tur vairāk kādam piedot, kādam mazāk, ja, tur, bet, tomēr saprast, kas notiek, tā, saprātīgā līmenī, ja, lai arī no dažādām krāpniecībām ir jāuzmanās stipri, ja, jo tomēr, saka, ir šis te tāds lēticīgums, ja, ka tuvinieki visi apmēram ir ļauni, viņi dusmoja, viņi ir tur, pret viņiem aizdomīgiem jābūt, bet pašā laikā pēkšņi ir kaut kāds svešs cilvēks, kaut kur tur uzrunā uz ielas, kas, un pēkšņi cilvēks ir gatavs tur laist pie sevis mājās un visu
visu atdot. Ja? Tā kā nu, tas arī tādi tie drošības aspekti ir svarīgi. Mums ir daži jautājumi, profesori. Jā, lūdzu. Mums ir daži jautājumi. Tātad arī gribētos varbūt īsi uz tiem atbildi. Tad nevar dabūt mammu pie psihiatra, ģimenes ārsts viņa pati maina, ja neapstiprina viņas iedomāto diagnozi, tad rīkojas pati, jo skaidrs, ka tā demence jau katram izpaužas tomēr arī savādāk. Ko darīt? Un tad vēl mums te vairāk tagad jau sāk parādīties. Tā kā mēģinām varbūt ātri uz šiem jautājumiem arī atbildēt. Ko tagad darīt, ja mamma nevar dabūt un viņa pati izdomā, ko grib? Jā, to mēs arī te... Protams, ka tā ir problēma. Ja, teiksim, mēs pie psihiatra varam cilvēku tad, ja viņš ir agresīvs pret sevi vai citiem, ja, vai viņš, teiksim, ar savu uzvedību, viņš apdraud savu dzīvību, viņš, piemēram, neēd kaut kādu, teiksim, murgainu apsvērumu dēļ, ja, vai, teiksim, tur zāles nelieto un spiedienu staigā un tam līdzīgi. Tie kritēriji, kad it kā mēs varētu cilvēku ārstēt pret viņu gribu, teiksim, vest uz slimnīcu un tur psihiatri lemtu to. Protams, tas ir tāds sāpīgs tāds pasākums, ja, un bieži vien līdz tam cilvēks, viņš it kā neapdraud, viņš dara tā, kā viņš uzskata, bet viņš nevienam neapdraud. Šeit nekādi tādi lieli ieteikumi grūti teikt ir, bet mēs tādīs klātienes diskusijās arī runājam par to, ka ir jāmēģina tomēr, varbūt atrast kaut kādu cilvēku drusku no malas, piemēram. Vai tas ir kaut kāds labi, tiem pašiem tuviniekiem viņš tur neklausa, ģimenes ārsts tur slikts, bet varbūt ir kāds cilvēks, kas, teiksim, kas tomēr ir kaut kāda lielāka autoritāte. Varbūt tas ir kaut kāds cits radinieks vai vai tur kāds mazbērns kādreiz, ja, vai tur bērns, un ir kaut kādas situācijas, kad kaut kādam cilvēkam pieķerās. Un tad tomēr mēģināt šo cilvēku, kā saka, motivēt tādā veidā, kad drusku tā kā autoritatīvi, ka mums tomēr vajag pie tā doktora aiziet. Protams, arī eksistē Rīgas pneumoloģijas centrā mājas vizītes, ja, kur, teiksim, ģimenes ārsti, piemēram, var arī savu izrakstu dodot, var pieteikt tuvinieka, ģimenes ārstu izrakstu, pieteikt mājas vizīti, ja. Protams, tas skaidrs, ka tas ir situācijas, kad cilvēks tur var nerunāt vai iet ārā vai tam līdzīgi, bet vismaz tas būs jau konkrēta sadarbība, konkrēta pacients tiks redzēts, ja. Šis jautājums ir sarežģīts un viņš ir grūti atbildāms, ja. Un tas ir pa visu psihiatriju ir grūti atbildāms, ja kurā brīdī mēs tomēr mēģinām pa labam, un kurā brīdī mēs jau to darām pa ļaunam. Pa ļaunam dikti negribās, ja, bet pa labam ir tiešām grūti. Ja cilvēks, viņš varbūt, viņam ir kāds murgu vidējs, un viņš, teiksim, bet tad ir jāstāsta šī uzvedība. Ja viņš sāk apdraudēt tiešām sevi, vai viņš tur iet kaut kur, vai viņš kaut sāk apdraudēt savu, tad tomēr labāk ir iet šo ļauno ceļu, lai viņš vismaz nonāk, teiksim, pie doktoriem, viņu var izvērtēt, psihiatri var redzēt, fiksēt šo stāvokli, un tad jau varbūt tālāk jau būs vieglāk viņam, teiksim, pamatot, ka kaut kas tomēr ir jādara. Nav viegli atbild uz šo. Jā, jautājums nākamais ir apmēram līdzīgs. Es domāju, ka arī sapratu jau daļai atbildējāt to, jo no iztālēm jau nevar nodiagnosticēt demenci, tātad pie tā psihiatra vai šā vai tā ir jādabūn, un tikai tad arī var to izdarīt. Un pie mums tas ir iespējams, jā, tiešām iespējams. Tas nav tikai baumas vai kad ir kāds kaut ko dzirdējis, bet pie mums piesakoties pie psihiatra var konstatēt demenci. Tad ir jautājums, bieži vien cilvēki ar demenci nonāk mūsu redzeslokā ir vientuļi, nevēlas sadarboties ar sociālo darbinieku, atsakās iesaistīties sarunā, nelīdzestīgi, vai varbūt ir ieteikumi, kā strādāt, kurus speciālistus piesaistīt, lai vispār uzsāk vismaz diagnostiku, ārstēšanu un aprūpi. Ko darīt sociālām darbiniekam? Jā, es domāju, ka jā, tas nav vienkārši, bet, protams, ka primārais tomēr ir ģimenes ārsts. Vienalga kaut kādā etapā pacients ir redzēts pie ģimenes ārsta, tāpēc arī šī te saikne, ka ģimenes ārsts ir tas, kas vismaz ir redzējis, viņš kaut piesaka šo te psihiatra mājas vizīti, piemēram. Ja? Protams, ka tas atkal ir jāskatās, teiksim, ir, protams, mūsu kompetences, ja? Bet tajā brīdī, ja cilvēks tiešām, tomēr viņš sāk apdraudēt sevi un tomēr tādas situācijas, ka viņš guļ
guļ uz grīdas vai tam līdzīgi. Nu, tomēr ir kaut kādas situācijas, kad labi, viņš negrib kontaktēt, bet jūs tomēr vismaz to situāciju novērtēt. Protams, vislabākais ir mēģināt to kontaktu nodibināt, ja? Un, tā kā es teicu, šīs te metodes, vai tas ir ķermeņa valoda, vai tā ir saruna, vai tas ir varbūt kad ar vienu cilvēku. Nereti ir tā, ka, piemēram, ir kaut kādi darbinieki, ar kuriem neizdodas, ja, bet ir kāds, ar kur pēkšņi tas nostrādā, ja, piemēram, šī te sadarbība. Ja. Te, protams, ir tātad pirmais ir tomēr mēs mēģinām pa labam. Otrais ir, mēs sekojam līdz šai situācijai tīri tehniski, mēs redzam, ka tur ir problēmas ar maksājumiem, tur ir problēmas ar higiēnu, tur ir ēšana problēmas, tam līdzīgi. Tad tomēr tas mūsu uzdevums ir iejaukties, un tas ir, teiksim, varbūt ģimenes ārsts, raksta, pieņemsim kaut vai psihiatrisko ātro palīdzību, un, teiksim, un tad to cilvēku tomēr mēģina nogādāt, pa labam, pa ļaunam, vismaz izvērtēšanu pie psihiatra, ja. Atkal tas ir sarežģīti, bet sociālā darbinieka uzdevums jau nav ar katru nodibināt ļoti draudzīgas attiecības, ir tomēr saglabāt šo, skatīties, vai tas neiet ārpus šīm te robežām, vai cilvēks neapdraud sevi vai citus. Kad jau tomēr ir sabiedrībai jāiesaistās, jā, un bieži vien tomēr iesaistās un sekotam līdzi, un tad var, teiksim, kaut vai slimnīcas apstākļos ar cilvēku, vismaz viņš tad būs drusku, lai cik tas skanētu slikti vai labi, bet cilvēks vismaz viņš, teiksim, redzēs šo ceļu, ka, teiksim, ir kaut kāda iespēja, ka arī neklausa tikai viņa lēmumiem, un tad varbūt viņš, teiksim, nākamās reizēs ir drusku jau pielaidīgāks, ja varbūt slimnīcā tomēr kādas pilienas, kādas zālītes piemeklē, ja? Kāds cilvēks tomēr kā tāda autoritāte vai kontaktpersona kādreiz gadās, ja tas nav arī radinieks, tad varbūt kādreiz izdodās. Ja ir teiksim, sociālajā dienas stāsts, ka, pieņemsim, tur viņš ar nevienu nerunāt, kašķējās, bet ir viena kaut kāda pieredzējusi darbinieca, ko tas cilvēks, teiksim, tā kā tomēr sarunājās. Jaunā darbinieca negrib, tās viņš tur izturās nicīgi, ja? Tā kā, tādā veidā jāmēģina. Tā ir tīra tāda psihiatrija, mums jau arī nav tā, ka mēs visi stāv ierindā un klausa mūs, ja? Ir daudz situācijas, ka mēs arī nevaram iejaukties, ja? Mēs skatāmies, vērojam, informējam, jūs, teiksim, informējat par šo situāciju, viņu piefiksējat, protokolējat, ja? Atkal sekojat līdzi, lai viņš neapdraudētu sev vai apkārtējos. Te ir jautājums arī par to, vai, kad pasaulē populārs ir senioru universitātes, kāds ir skatījums jūs un kāpēc tāda nav Latvijā? Droši vien pēdējā jautājuma tā daļa ir saistīta ar mūsu politikas veidotājiem, bet tā pirmā daļa, tā droši vien, kad tiešām jūs varētu uz to atbildēt. Vai tas ir labi, tādas senioru universitātes, vai tas ir noderīgi? Nē, tas noteikti ir labi, noteikti, jo tas ir, vispār tas ir labākais, kas var būt, piemēram, teiksim, ko akcentē valodu mācīšanās, kas ir viens no labākajiem, neirologi arī atzīst, viens no labākajiem, tāpēc, ka tas ir atkārtotas darbības, it kā mēs mācāmies jaunu informāciju, mēs to atkārtojam, tas ir vislabākais veids, kā veidojās, teiksim, šīs sinapses, kā smadzenes attīstās, kā viņas savu funkcionalitāti palielina. Ja? Tad, tas ir pat labāk nekā kaut kāds krustvārdu mīklas tikai minēt vai sudokus. Ja? Tā kā noteikti sistemātiski, pieņemsim, mācīšanās, kaut kāda apgūšana, kaut kādas jaunas tēmas. Tagad ir dažādas tur aplikācijas telefonos, kur tur, teiksim, var konkursos piedalīties, valodas izvēlēties, mācīties, tur punktus vākt. Ja? Ir ļoti daudz visādas lietas ir arī izdomāts. Ja? Tā kā noteikti, ka šāds būtu. Latvijā nav, par to neviens nav runājis, nav domājis. Man liekas, mēs ar ļoti daudz dažādām arī tādām bāzes lietām īsti netiekam galā, un mums bieži vien arī, teiksim, demence un novecošana liekas, ka kaut kas tāds nevienam nevajadzīgs, un mums jāsāk ar to. Tā kā gan jau, kad nonāks arī pie tā. Un noteikti arī nav tāds vecumu ierobežojumu, un cilvēki iet un mēģina, un ļoti mācās, teiksim, dzēju, piemēram, jā. Tas var būt, tur var būt dažādas formas, universitāte varbūt ir tāda jau konkrētāka, bet ir dažādas arī tādas neformālāka veidi, kā to var darīt. Noteikti tas tikai atbalstīt.
Ir saņemta pateicība par priekšlikumiem, bet ir arī bažas pašam klausoties. Ir šķits, ka 50% jau pašam arī demence ir, bet droši vien tas ir tas svarīgais jautājums, ko jau sarunā jūs uzsvērāt, ka jāšķir, kad ir novecošana dabīga un kad ir šī demence. Ja? To jau mēs tā kā izrunājām, un tas jau arī bija redzams tajos slaidos. Bet tad ir jautājums, kur labāk sagaidīt savus vecumdienas, laukos vai pilsētā? Es domāju, ka pirmais ir konteksts. Es domāju, ka lauki noteikti ir jauki, bet pirmais ir konteksts ar pašu cilvēku, to pašu būtību, kāds tas cilvēks ir bijis, jo kaut kāds viņa kodols jau saglabājās kaut kāds raksturs. Neteiksim, cilvēki, jā, ir cilvēki, kas, piemēram, ļoti arī paši, arī pat bez tādas ļoti izteikts demences, bet teiksim, viņš tur kaut kāds laukos, tur tuvāk manai varbūt tur senču mājām, tur maniem radiniekiem ir, teiksim, ļoti labi tur sociāla aprūpas iestāde, un es ļoti labprāt, es saprotu, ka man ir grūtības kaut kādās situācijās, es gribu šo te drošību, arī, teiksim, ēdināšana, ēšanas pagatavošana, man produktu iegāde, man būs drošāk, ka tas man būs nodrošināts, ja. Tā kā cilvēkiem izvēlās, varbūt tas ir kaut kāds arī tāds emocionāli, piemēram, cilvēks ir nācis no laukiem, jā, viņš varbūt ir visu mūžu dzīvojis Rīgā, pilsētā kaut kur, bet tagad tas varbūt ir tāda zināma atgriešanās, un viņš ļoti, ļoti komfortabli tur jūtās. Es gribētu teikt, ka droši vien, kad labākais ir pavadīt tur, kur cilvēks jūtās, kur ir bijusi viņa varbūt jaunība, bērnība, kur viņš ir emocionāli bijis tāds piesātināts, ja, tad tur tas rezultāts noteikti, tas komforts viņam būs labāks. Ja. Tā kā, lauki, jā, protams, arī psihiskās saslimšanas ir lauku reģionos, ir mazāk, tomēr pilsētu urbanizācija, intensitāte, ja tas neveicina. Tā kā, droši vien, ka lauki, bet es teiktu, ja kārtīgs pilsētnieks, kuram patīk, varbūt šī pilsēta vide, patīk šīs ielas, ja, varbūt viņam arī vecumdienās ir patīkamāk tādā vidē uzturēties. Jā, un tad ir izteikts, es skatos jautājumu vairāk nav, ir gan vēl viens te tāds parādījies ātrumā, mācīties, kā pareizi novecot, no kāda vecuma būtu jāsāk. Tad skaidrs, ka tas ir individuāli, bet, kā jau es arī teicu, un jūs teicāt, mēs kļūstam ar vien jaunāk tai demencē. Jā, es gribētu teikt par šo, tas ir tāds labs jautājums. Es gribētu teikt, ka par novecošanu, pirmkārt, mums ir tomēr jāapzinās, ka mēs novecojam, diemžēl, un ka dzīve nav mūžīga. Mēs, diemžēl, arī tā aiziešana mums kaut kādā brīdī notiek. Un es teiktu tā, ka ja mēs fiziski, tā ir viena lieta. Mēs redzējām šos te momentus, ka tomēr mēģinam vismaz to asinsspiedienu, mēģinam kontrolēt. Ja mums liek zālītes dzert asinsspiedienam, mēģinam. Mēs tiešām pasargāsim no insulta, no tā, ka tuviniekam vajadzēs mūs tur kopt, ja? No demencēm un tā tālāk. Tas ir viena lieta, fiziskais. No tāda mentālā viedokļa, es teiktu tā, ka cilvēkam ir dzīvē jāatrod kaut kādas lietas, jāatrod komforts pašam ar sevi, ja tā var teikt. Ja? Tad, jo mēs kaut kādā brīdī droši vien paliekam vieni kādā ziņā. Ja? Tad, vai tas ir mūsu ģimenēs, mūsu bērni aiziet, mēs varbūt izaug, mēs esam novecojam, arī tas partners nav mūžīgs. Ja? Tad ir kaut kāds brīdis, kad droši vien, kad ir jābūt pašam ar sevi komfortā. Ja? Un šeit ir, teiksim, tādā jau nezinu, 50, 40, 50, 60 gados ir droši vien jāapdomā, kas ir tas, kas man pašam ir. Vai tas ir grāmatas, vai tas ir zinātniskie raksti, vai tas ir rakstīšana, vai tā ir dārzniecība, vai tā ir man kaut vai maza puķu dobīte, kaut vai rožu maza dobe meitas vai mazmeitas dārzā. Ja? Tātad, vai tā ir tomēr sekošana kaut kādai politikai vai informācijai vai dzīvē, ja? Vai tā ir kaut kādas, vai tā ir vienalga senioru dejošana, senioru kori vai kaut kāda vienkārši kopā būšana cilvēkiem. Ja? Tātad izveidot šo te, kas ir tās lietas, kas man padodas un kas arī gala beigās, ar ko es esmu pats ar sevi komfortā. Ja? Lai arī nav situācija, ka pieņem, tiešām man apkārt neviena nav, bet un tad tas ir visbēdīgākās situācijas. Tas no dzīves, no mūsu pacientiem, ko mēs cīnāmies ar depresiju, ka cilvēkam tā pamat problēma ir tā, ka es esmu viens un man nav arī kontakta ar tuviniekiem. Varbūt es pats esmu šos kontaktus sabeidzis, varētu tā teikt. Ja? Tad tomēr mēģinam, kopjam attiecības un atrodam veidu, kā pašam būt ar sevi
komfortā, ja? Lai mēs nevienam, kā saka, netraucētu, bet paši arī justos labi. Ja? Nu, to noteikti, ka var atrast šo te mazo piesitienu, kur es jūtos komfortabli, kas man patīk. Un visbeidzot esam saņēmuši arī vēl vienu pateicību. Ir pateikts paldies atsūtīts i profesoram, i Balstiņai, tāpēc Balstiņa izgaismojas un atveras. Nepateicam sākumā, ka esmu Silva Bendrauta un es esmu Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra sabiedrisko attiecību speciāliste. Un visi šie semināri bija manis organizēti un arī vadīti, tā kā ceru, ka tas, kas ir nopublicēts mūsu mājaslapā un būs vēl arī šī lekcija, tas jums noderēs. Rakstiet mums uz raksti uz atrpnc.lv. Vēl pateikšu to, ka mēs ar šo semināru noslēdzam 9 semināru ciklu. Šis bija pēdējais par demenci tajā integrācijas semināru ciklā, kur nosaukums bija iecietības formula zināšanas un pieņemšana. Ceru, ka zināšanas ieguvāt un pieņemt labāk varēsiet savu situāciju un savu tuvinieku situāciju. Un, ja kādam ir nepieciešama apliecība par šiem semināriem, tad lūdzu sūtiet uz raksti uz atrpnc.lv. Šo sarakstu mēs sagatavosim un jums izsūtīsim. Tā kā paldies, profesori Māri Taube, par to paldies visi, kas izturēja līdz galam un klausījās. Mums bija 135 klausītāji, tagad ir 104. Daži ir aizskrējuši droši vien, bet arī šī ieraksta daļa, arī atbildes uz jautājumiem būs pievienota ierakstam par demenci lekcijai. Paldies un uz tikšanos citā reizē. Paldies!